Būtībā smiekla joga ir kas, tas ir bērnu dārzs pieaugušiem. Mēs ejam, mēs rotaļāmies, mēs esam kā bērni, un mēs šo smieklu tādā veidā radām. Viņš aiziet dabū negatīvismu, uzkačās savējo asinsspiedienu un iebaro sev pilnīgi sūdu galvā, un pēc tam viņš lieto asinsspiedienu zāles. Come on! Man bija vēl vairāk enerģijas nekā es sāku. Es tā, wow, jā, vēlreiz apstiprinājums, jā, tas reāli strādā. Kas es varu smieties, es varu dziedāt, es varu dejot, es varu darīt jebko. Es varu būt laimīgs, tas ir vienkārši domāšana. Tagad būs, ķipa viens melns punktiņš, es tagad raudāšu, bēdīs. Tagad, ha, ha, ha. Kas tas jāpoja? Tātad šodien mums ciemos Artūrs Džeks, kas smējās. Tā, manuprāt, tu esi pēdējā laikā mums palicis beig atpazīstams, tiktu kā vai ne? Kā jau tu pats mums stāstīji? Nevar būt. Tik tev man neseko tur. Pastāst varbūt, kā tu vispār nonāci? Kā tu nonāci līdz tam, ko tu šobrīd dari ikdienā? Kas bija tas starts, kas to pamudināja? Mans starts, kas man pamudināja ar to sākt, es būtībā sāku ar smieklu jogu. Būtībā es braucu pirms 12 gadiem. 13. gadā es devos uz Indiju, apgūšu smieklu jogas zināšanas, kļuvu par smieklu jogas skolotāju. Ja? Būtībā tas ir tāds, ka pirms tam man ir 2 augstākās izglītības. Man ir psiholoģijas bakalaurs un jurista bakalaurs un, var sakot, visādi tādi papieriņi. Es izgāju tos juristus, es sapratu, ka man pilnībā neuzrunā visu tā lieta. Tad sāku iet pa psihologu un jā, man patīk visu domāšana, visu tā lietas, kas saistīts ar psiholoģiju. Es strādāju skolā kā skolas psihologs. Skalbēs, un tur bija reāli raudāšana pa telefonu. Tad tie cilvēki visu laiku 10 gadus vien un tie paši zvanu, un viņi tajā depresijā tur vārās. Es sapratu, tā raudāšana pa telefonu baigi tā nestrādā. Varbūt kaut kādā īsti brīdī akūti strādā, bet cilvēki tev paši 10 gadus zvanu par to pašu problēmu vārās. Es sapratu, ka tas reāli nestrādā. Vajadzētu kaut ko tādu smieklīgāku, kaut ko uztaisīt tā kā smiekla terapija. Vienkārši pēc cik es mācījos tos psihologus, es domāju, kad es jau sāku beigt to psiholoģijas, tas mācības. Es ar vienu savu pasniedzēju runāju, saku, varētu par terapijas veidiem, tev jāizvēlās, tu darīsi tur kaut kādu smilšu terapiju, kaut kādu dzīvnieciņu, bla, bla, bla. Es domāju, man liekas, kaut kā tā kā smiekla terapija, man liekas, tas būtu forši tāds terapeitis, uzreiz noņem visus negatīvus un tā, un elpošanu un tā tālāk. Un viņi saka, jā, tas varētu strādāt, tā, yes, jackpots! Un tad es iemetu Google, es saku, smiekla terapija, es to, reāli nekā nav. Es saku, un iznāk kaut kas smiekla joga, angļuiski laughter joga. Jā. Es paskatos, un tur tas doktors Madame Katāri, kas to aizstāja pirms 30 gadiem, 95. gadā. Un es tā skatos reāli smieklu, viņš smējās bez skaņas, vienkārši tā. Desmit minūtes! Es domāju, reāli smieklīgi. Es biju tajā laikā, es aizbraucu uz, es vienkārši sapratu, ka tas bija pirms 12 gadiem, kad man skolā maksāja 100 eiro par to mēnesi. Domāju, es bagāts tā nekļūšu. Es sapratu, un tā skābēs, tas vispār charity, tā kā labi brīvprātīgi. Tas tā vairāk kā prasmē bija. Un es sapratu, un tajā laikā bija man tās tā kā pārmaiņas manā dzīvē. Es izšķiros ar to draudzeni, kas man toreiz bija 4 gadi kopā, un man dzīve, kā teikt, bija liels izmaiņas. Man mamma dzīvoja Anglijā, es aizbraucu uz Angliju, sāku jaunu dzīvi vienkārši. Un tad man bija šī sajūsma par to smieklu jogu. Es vēlreiz viņu iegooglēju, es atradu tās apmācības, devos reāli uz Indiju, 21 dienu ceļoju, un tad 10 dienu apmācības bija 5 dienas, no kurām bija tikai klusēšanas. Es nesapratu, kas man jādara. Klusa vienkārši. Es domāju, mums saist arī dos, labs seminārs, klusē un vadojies. Varētu vēl sausot, tad vispār pilnais profits. Tas tam 5 dienas vienkārši es reāli nosmējos, pilnībā neko tur neiemācos. Vienkārši 5 dienas atbraucu apakaļ, šitās te smaitli līdz ausīm. Mamma, kas ar tevim dēliņ notis? Tu visu laiku smejies. Es vienkārši super laimīgs jūtos. Vienkārši mamma domāja, reāli, kas reāli ar tevi noticis ir. Es vienkārši laimīgs, viss fantastiski. Un tad es domāju, patestēt šito te uz ielām, kā tas darbojas. Es gadu testēju, es vienkārši apstādinu cilvēks. Tā man ir smiekla jogas vingrinājums, tu piekrīti. Es YouTube postoju videos 365 dienas. Un tad es domāju, un tad man ienāca galvā tā doma, I have an idea! Vajadzētu Latvijā kaut ko tādu, visu tādu saskābušām sejām, un tas 15. gadā dibināju un to smieklu jogu, un tas tā kā no Anglijas tur strādāju, un tad reiz mēnesī brauc tās apmācības, bet es nevarēju tā kā pilni jau darboties.
es apprecējos tur Anglijā ar sievu no Āfrikas. Man patīk tāda brūnā, tāda floša. Ļoti seksīgi, man patīk tādi cilvēki. Un mums 3 bērni radās arī. Kā tas momentos, viss tās sajūsmas var tālāk. Un vienkārši pēc tam ir, kā teikt, mēs tur tā dzīvojam laimīgi. Un, kā teikt, es maksimāli visu izbaudīju no Anglijas. Tur izceļojos, tur ir muzeji dažādi, tur ir skaisti debesu skati, debesu skrāpji, visas skaistas lietas, visādi interesanti pasākumi. Un tad kaut kādā pirmie 5 gadi bija tāds uzrāviens. Es arī nopirku 5 dzīvokļus Rīgā. Vienlaicīgi tur dažādās bankās ieguldīju naudu. Nauda nāca ļoti daudz, un tad vienkārši apprecējos, tad bērni. Un tad es jau plānoju, es maksimāli visu izbaudīju, un tad vienkārši sākās tā, ka es jūtu, ka es vairs tā nebaudu. Vienkārši, kad maz bērni, tas ir pagrūti viņiem tur stumdīties ar tiem ratiem, pa to lielo pilsētu tur muļāties, un sāku gribēt tā kā apakaļ prasīties. Un tad vienkārši tas Covid tur bišķiņ pamaisīja, tad mēs atbraucām šeit, un tad kaut ko tur nekur nevar iet, neko nevar darīt. Es domāju, bullshits kaut kāds, come on, like, nākošais nekāds būs šitais tiem. Tā, kur ir? Tas ir ļoti svarīgi. Man ir ļoti svarīgi, tas tā, kur ir? Vienkārši, kur viņš pat ir? Nē, bet pazinu. Es tagad visiem parādīšu, kāda būs nākošā maska nākošai pandēmijai. Jūs esat tam gatavi? Kā jums šitāda maska patīk? Čipa, kāpēc uz tagad? Caur kurien tu elpo? Filtrs! Nereāli smieklīgi! Un tad redz visu ritīgi šitā te, ejam un šitā te reāli izfiltrē degunu. Jo muti jau es ēdu reāli, es skaties, piemēram, kafiju redzi. Piemēram, tu jau tāpat, čipa, noņem masku, un ķipa paēd mani ātri, uzliec masku atpakaļ. Nevajag, vienkārši deguns. Viss šitais te nākošajām reizē. Un uzreiz smieklīgi, lai nav viss tāds, zin kā stress, zin kā es varu izraist uzreiz dažādas komplikācijas, tā teikt. Un, jā, tad es aizbraucu uz Angliju, tas viss kā cilvēkiem. Ej, dar, ko grib, nekāds problēmas, neviens tev tur neko neliek darīt. Domāju, man ļoti labi. Bet tas vienkārši tā reizi mēnesī lidoju, veidojās tās komandiņas, mums bija liela grupa cilvēkiem, mēs tur pa parkiem staigājām, smējamies pa tramvaju, pa Vecrīgu un diezgan jaudīgi. Ibizajā man uzaicināja arī tur, kur jogas fitnesā nopietni cilvēki, joga fit tāda liela grupa, viņi tur 5 zvaigžņu viesnīcā uz okeāna skatu, tur uzaicināja. Tur Anglijā, tur arī jogas dažādos festivālos, un es sapratu, ka godībā šitais reāli strādā. Kad es iztestēju to gadu, iztestēju cilvēkam, tas ir reāli darbojās, tā ir reāli terapija, tā ir elpošana, tas ir smieklu fitness, reāli. Tu vienkārši iemest arī tā, ka tu ej uz trenižieru zāli un citreiz tev reāli negribās, un tu aizēji. Pacelās kaut ko, es sāku kaut ko cilāt, un vēl, un tev ieja azartā vēl. Un tev iecepīja reāli tas, un tev jau aiziet. Tas bija pagājušajā nedēļā, es vienkārši lidoju, visādi pārvākšanās, tas sievu, mēs tagad beidzot pagājušajā nedēļā pārvācāmies savu sievu atvilku šeien. Jā, atvilku šeien, viņi tur visu laiku kaut ko tur pretojās, jā, kaut ko tur pa augstu, pa karstu. Tad tur vēl nezinu kaut kas tur, kā mēs dzīvosim, ko mēs dzīvosim. Viss būs kārtībā. Atvilku šeien viss, kā teikt, viss pa smuko. Un, jā, tad pēc tās pārākšanās nākšā dienā man jāvada 2 nodarbības vienā dienā. Ir vecpuiši, tie pārģērbās pa šeikiem, pārāb šeikiem. Es domāju, tā ir pie lielā rāta, uztaisīsim to sunu, jūs tā jau gribējāt. Un ritīgi labi, viņi saka, vai kaut ko busā lietas reāli līst. Es saku, nē, viss kārtībā lietas, tas jau smiekla lietas reāli. Tā viņi iznāca, ritīgi smuki sanāca, un pēc tam man bija tā, ka es no rīta īstenībā, man citreiz tā es pamostos, un citreiz es vienkārši jūtos sūdīgi. Es vienkārši sāku sev kačāt, es sāku sev smieties, es māku elpošanu, augstās peldes, un vienkārši no 0 uz 100% uzkačāju uzreiz. Es vienkārši no rīta izpurinu rokas, kājas, pasmējos, pozitīvi uzkačāju, noskaņoju pozitīvi, pasmējos, un uzreiz, jā! Forši esmu gatavs dienai, acis sāk mirot pilns ar enerģiju, pilns ar sajūsmu. Un tas man arī bija pagājušajā nedēļā, visas tās pārvākšanās, visas tās negulēšanas, un vienkārši man vienā dienā reāli ir, kā teikt, jāvada 2 nodarbības, un principā 5 nodarbības vienā dienā, vai ne? Sanāk, es novadu tiem tur, un pēc tam es atbraucu pilnībā sakačājies ar pozīcijas, vienkārši acis mir. Es aizbraucu Jip Mārupī, tur man nākošais pasākums korporatīvais. Tur ir telts, tur karogi, telts, viss iespējamais tur salikts un reāli vienkārši
viss, pasmuko, labāk nevar būt reāli, ja? Un lietas līst pēc sūda, un vienkārši visi tādi, lietus līst, kruzās, un es vienkārši izēju ārā, vienīgais vienkārši izēju un pa lietu. Kāda brīnišķīga diena priekš smiekliem, bet sūdīga priekš cilvēkiem, kas lietu staigā. Un tad vienkārši visiem uz smieklu telpu, un visi vienkārši atbrīvās, ka tas jau viss ir šeit, tev domāšanā, tas ir mindsets reāli. Tas ir mindsets. Un kas, ka līst lietas, tad man tagad jābūt, ko man jārauj tagad ir, kas man jābūt nelaimīgam? Bullshits vienkārši. Kā tu vienkārši, kas? Liels, ka līst tieši izmanto to kā efektu, tu vienkārši, kā teikt, kas es varu smieties, es varu dziedāt, es varu dejot, es varu darīt jebko, es varu būt laimīgs, tas ir vienkārši domāšana. Tagad būs, viens melns punktiņš, es tagad raudāšu, bēdīs. Kāds? Tu vienkārši tavs fokus, kas rada šīs emocijas? 3 principā tādi elementi. Ir tas fokus, uz ko tu fokusēs. Vienmēr ir tas, kas ir labais, un vienmēr tas, kas ir sliktais. Tas ir kā brīlis, vai tu redz vispirms un pozitīvi, vai ne, viss ir smieklīgi, vai negatīvi. Viss ir slikti, viss raud. Un tu neelpo, un viss tev bioķīmija iet uz leju, un tu vienkārši grozies, visu laiku tikai šokolādes konfekts un kafiju un Red Bull, un vienkārši nekas nepalīdz reāli. Man tā šķiet, ka latvieši ir baigi tajā, ka viss ir slikti, vai ne? Jā, tāpēc man arī daudz darba. Un īstenībā bija reāli smieklīgi. Es braucu tramvajā, es vienkārši izdomāju, man patīk arī visās tādas joks taisīt. Es smējos, kur es profesionāli darbojos ar korporatīviem klientiem, un tad es taisu dažādas joks. Es vienkārši taisu tā kā būtībā sociālai eksperiments. Un tad es braucu tajā tramvajā, un tur braucu, es skatos, kaut kā turisti brauc. Es redzu, es saņemu angliski, es varu angliski, es vienkārši runāšu angliski, būtībā es saku, do you know, Latvia, that is actually, you know where you are now, that is the land where people are happy. You know, this is a happy land. Viņš pastāst manim, I haven't seen anybody yet. Es domāju, exactly, come back in 5 years. Everybody is laughing and happy. So tas ir tas, ko es redzu. Man ir daudz darba, ko darīt cilvēkiem. Jā, tiešām viņi nelaimīgi, viņi fokusējās, viņi sagrozījušies. Principā 3 lietas. Pirmkārt ir fokus, otrkārt ir tas bādi, ko tu saki. Ļoti svarīgi, kas tev rada to bioķīmiju tavā ķermenī. Tad numur 2 ir tava fizioloģija, ko tu savu ķermeni vairs šitās sakos. Jā, šodien ir lieliska diena. Tātad viss man fizioloģija, viss man vārdi kopā, un vārdi, fizioloģija un bildītes. Tās bildītes, kas man galvā griežās, ja, uz ko es fokusējos, es redzu skaistu saulaini. Piemēram, viens pastāst uz zemi, dubļi, jo ne, iet pa mežu, dubļi. Viens pastāst augšā, wow, zvaigznes mīd, skaisti, uzreiz tā forši, tāds skaidrs sajūtā, tu vienkārši jūties lieliski. Un pēc tam vienkārši tās visas lietas, pavisam ir vienkārši, cilvēki vienkārši negrib darīt tās vienkāršās lietas. Es arī pirms tam nācu papētīt, īstenībā smieklu joga ārzemēs ir diezgan populāra lieta, ne? Jā, viņi principā tagad arī diezgan liels sasniegums ir. Smieklu joga ir tagad 100 valstīs vairāk nekā 10 000 klubu, kur cilvēki satiekās un smējās. Vienkārši izpildīt smieklis kā vingrinājums. Kā tas ir? Kā to var izpildīt smieklis kā vingrinājums? Vienkārši sāciet. Skrien un spēt. Saliec smieklus, skries. Paņem vienu vingrinājums, izdarām šeit. Paņem šeit, un saliec kopā. Un saliec. Saliec kopā. Smejies. Neviens neskatās. Un padod viens otram. Padod man smieklis. Un viņš ir lipīgs, mums ir spoguļu neironi darbojās, mēs tās emocijas pielipinām viens otram. Mēs izpildām kā vingrinājumu, acu kontakts ir ļoti svarīgs šeit. Ir visiem acu kontakts šeit. Es neredzu acu kontaktu. Jūs sāc iedarboties. Tad mums ir rotaļīguma elementi, jo mēs nevaram nopietni reāli to smieklis dabūt. Tas ir kā mēs ierosinām. Tad mēs izpildām rotaļīgas vingrinājumus. Piemēram, uztaisam smieklu kokteili, un tev esam kafiju, un smieklu, piemēram, 2 klāsas rokā iztēlojies, un mēs lējam vienu otrā. Samiksē, zeras veidā. Un vienkārši tāds rotaļīgs vingrinājums izpildām, un mēs sākam sev jau noskaņot, un sākam ierosināt to smieklis, līdz kamēr mēs vairs nevaram apstāties. Kamēr dabīgi aiziet, ja? Kā tu tagad elpo? Dabīgi vai mākslīgi? Tā, ka tu man uzprasītu ar mākslīgi, bet pirms tam dabīgi.
Ko es teiktu, ka tu elpo abos gadījumos dabīgi? Vienkārši vienā veidā tu elpo vienkārši nepiedomājot, neapzināti. Otrā veidā, kad tu elpo, tu sāc jāpo, izāpo. Jo mēs varam, tas jau viss ir dabīgi, vienkārši vienā brīdī tas ir neapzināti spontāni, vienkārši automātiski notiek, un automātiski reakcijas. Ir arī tas pašs smiekliem. Kaut kas nokrīt, piemēram, tur nokrīt tā kamera un viss. Ja? Reāli smējās. Smieklīgs, vienkārši mums nebija iestudēts tāds. Otrā brīdī vienkārši mēs sākam elpot, smieties kā vingrinājumu. Tas pats arī elpošana. Piemēram, jogas dziļā elpošana. Kačā diafragma. Tagad, ha, 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 ha. Kad es jāpoju, izāpoju. Es jāpoju. Es vienkārši izpildu tos smieklus vienkārši kā vingrinājumu. Tas pats var teikt, ka trenižie zāle mākslīgi vai kas, vai dabīgi. Vienkārši mēs zinām, ka tas mums ir svarīgi, tas mums trenē muskuļus, mēs to darām. Vienkārši tas ir apzināti, mērķiecīgi ar gribas piepūli, mēs ejam un to darām. Vienā gadījumā tas ir pasīvi, vienkārši spontāni. Otrā mēs izdomājam, mēs gribam, mēs zinām, ka tas ir labi. Tas pats trenižies, mēs ejam, ceļām dzelžu, kačājam muskuļus un mēs trenējam, mēs dabūnam savu rezultātu. Un šeit tas pats smiekla, tas ir kā smiekla fitnes, mēs kačājam tos smieklus, kā vingrinājumu izpildām. Ha, 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 ho, 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 ha, ha, ha. Ko tu saki par tiem cilvēkiem, kas teiktu, man ir kauns kaut ko tādu izpildīt, varbūt to pašam, kā vispār tas iesākās? Kā vispār tas tev iesākās? Vai tev bija kauns kaut ko tādu darīt, vai tev uzreiz likās, tas ir noderīgi un tu to dari? Sākumā bija tā, ka pirmkārt es to sajūtu, kad es biju tā Indijā, kad tu pilnīgi ekstāzi, pilnīgi laimes sajūta. Vienkārši tev nekas to nevar. Tu nevar to apēst, tu nevar to izdzert. Vienkārši pilnīgi ekstāzi sajūta un vienkārši viņi saglabājās un saglabājās un saglabājās. Nedēļa, mēnesi, un vienkārši sapratu, wow, super, es esmu atradzis the holy grail, esmu atradzis. Tas reāli darbojās uz sevi, es sajūtu, un es sapratu vienkārši, ka jebko, ko tu jaunu dari, tev liekas sākumā, piemēram, to pašu pirkstu, piemēram, tur liecini kopā, un tu vienkārši, lai saliec, kā tev tu liek to pirkstu tā, un tu sākumā liek kaut ko nērtu, ne? Es mazinām jāpierod pie viss jaunā ir. Un sākumā tas ir, kā teikt, cilvēkiem mazliet, viņi nesaprot, viņiem jāpieroda. Un, var sakot, sākumā bija tā, ka es vienkārši sajūtu to, ka tas ir reāli forši, tas ir reāli terapeitiski, tas darbojās, un es gadu testēju uz ielām, un sapratu, ka tas reāli darbojās jebkurā vietā, jebkurā laikā. Es vienkārši gribu smieties, es pastāstu, laiks smieties. Un sāk. Brauc ar mašīnu. Kāda brīnišķīga diena. Un tur reāli sev var pozitīvi uzlādēt, un tad es vienkārši sapratu, ka pirmkārt es sapratu, tad šī tehnoloģija ir tāda, mēs izpildām smieklus kā vingrinājumi. Būtībā smiekla ir kas, tas ir bērnu dārs pieaugušiem. Mēs ejam, mēs rotaļāmies, mēs esam kā bērni, un mēs šo smieklus tādā veidā radām. Šajā rotaļīguma momentā mums ir acu kontakts, rotaļīgums, izpildām smieklus kā vingrinājums, un vienkārši smiekla plūst tā, ka tev ir pilnīgi ekstāzes sajūta. Sākumā mēs tā kā ejam ar nelielu piepūli, ierosinām tos smieklus kā vingrinājumu. Ja? Vienalga, ko tu dari, viss apzināti mērķiecīgi, tas ir ar nelielu piepūli, ar gribas piepūli, ar tavu iniciatīvu. Ja? Un pēc tam viņš tā kā pārslēdzās no tā, bez piepūles vienkārši tā ķermenis sāk plūst, un tev smiekli tev pilnībā pārņem. Un, kad ir grupā, mēs smējamies, tas ir grupas vienotie smiekli, un mēs viens otram to smiekli sākam raisināt, kutināt, tās pakutinām smadzenes, ja tur rodam reāli. Kas ir tas veids, kā tu varbūt piedabūni cilvēks, lai sāktu? Jo es pieņemu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas skatās un domā, šis ir galīgi dumi, šis nestrādās. Ir tīpaši latvieši. Jā. Ir ok, teiksim tā, būt nelaimīgam, tas ir forši? Ok, nav forši, ok. Teiksim, ko pīpēt, dzērt, tas arī nav forši, ok. Kā mēs varam sev, kāpēc mēs to darām reāli? Mēs darām, ja mēs esam nelaimīgi. Cilvēki dara tāpēc, ka viņi ir nelaimīgi. Pēc tam viņi kompensējās. Viņi apēta savas emocijas vai izdara savas emocijas. Viņi visu to dara, jo viņi ir nelaimīgi. Kā ja mēs pat taisno dabūnām to laimes sajūtu, tad ko es daru?
Man ir 2 dienas seminārs, apmācības, kur es stāstu punktu pa punktiem, kas ir smieklu joga, kāpēc tā smieklu joga ir vajadzīga, kā viņi darbojas. Mēs ejam cauri vēsturē, mēs ejam cauri tiem visiem vingrinājumiem un cilvēki. Un man ir bijuši diezgan daudz interesanti gadījumi, kad sieviete atnāk, viņi kaut kādu gadu lieto depresants. Nekas nepalīdz. Guļ, 18 stundas vai cik viņi reāli guļ, iznāk no gultas, ielien apakaļ gultā, reāli nekas nepalīdz. Un pēc viņi atnāk pirmajā dienā, viņi nevar reāli pakustēties. Viņi nevar pakustināt rokas, neko. Un mēs sākam darboties, jau lēnām skatos, jau smaidiņš parādās, jau mazliet rokas jau parādās. Dienas beigās, lākā pa gaisu, es tā, jā, es jau zinu, ka tas strādā, bet nezināju, ka tik labi strādā. Un tad vēl viena meita, sieviete, viņai bija tā, kad viņai draugs slimnīcā reāli guļ, ja viņam ir... nopietni slimība, viņš vispār 50 izdzīvos, vai ne? Es viņai zvanu pa telefonu, viņa saka, viņa tam nav pārliecināta, ka nāks, ka nenāks, viņai nauda arī nav. Es saku, man nav nauda, man vīrs guļ. Es saku, klausies, nauda nav problēma, jā? Tas ir domāšana, tas ir mindsets, ok? Samaksās pēc tam. Es citreizēs jūtu, es vienkārši uztaisu dāvanu. Es vienkārši jūtu, ka man vajag, es uztaisu bonus cilvēkam. Viņi atnāk. Es viņu pierunāju, viņai kaut kāda minimālā tā summa, es saku, ieskaiti, un viņi saka, kaut kā tur, nezinu, 10% reāli. Es kaut ko iemet, lai būtu tā kā enerģijas apmaiņai. Viņi pēc tam saka, man kaut kāds neparedzēts rēķins, var atskatīt to apakaļ. Ģipa tev 5 centi, tu vari 5 centi apakaļ. Es tā, davai labi, es saku, klausies, lai tas mums neattur reāli, jā, davai nāc, jā, es zinu, ka tev to reāli vajag. Viņi atnāk, mēs tur grupiņā darbojamies, tad aplītī, viņi malā reāli stāvu, un vienkārši viņi nevar ne pasmaidīt neko reāli, pat neko, mēs visi tur priecīgi sitam plaukstas, smejamies, visi enerģiski, jā. Un skatos jau bišķi pasmaidīja, jau rociņas, un dienas beigās, un lejo, pilnībā pavisam cilvēks, pavisam cits cilvēks, astiņas sāk mirdzēt tā kā dimanti, enerģija tās sārtumiņš vaigos. Pilnībā atdzīvojās cilvēks, un es teicu, kā, ja tu esi sagrozies, tu esi nelaimīgi, tu jau pat vari aiziet bojā, tu arī savam draugam ar ko nepalīdzēsi, ja tu pat esi pilnībā iztukšot, kad tu pat esi uzlādēt pozitīvi, tu vari arī viņam kaut ko aiziet, kaut kāds pašs smieklis, viņi jau ir dzīvnieciski, viņi jau terapeitiski reāli ir. Tāpat, un tu viņi atnās pilnībā atdzīvos, un tad trešais variants, kad viens sieviete viņai bija, es nesvēru, bet, tu pie 200 kilogramiem. Un mēs darām tos vingrinājumus. Un es vienkārši skatos, viņi bišķiņ sāk tā kā griļoties, mēs tad 200 kg uzkrīt tā, ķipā uz zemes, kā tu viņi dabūs lejā no otrā stāvā, pat repēja, vai ne? Es saku, tev viss normāli, saka, jā, normāli, viņš bišķiņ griežās. Viņā, kā 240 reāli. Es saku, ja tev vajag, skaties, pasēdoju, kā. Viņi saka, nē. Viņi darboties un saka, dienas beigā, viņi otrā dienā, viņi visi, to dienu izturēja, viss bija forši, otrā dienā atnāk, viņi tā, now I am the voice. Es saku, that's the spirit. Reāli cilvēks atdzīvos vispār, tā kā asinsspiediens nebūtu nekādas problēmas, pilnībā cilvēks atdzīvos, jo tā enerģija jau rodās, tad cilvēks tev apalvo, tad, kad viņam ir viss šitās te trauksmes, visas bailes, gan psiholoģiskās trauksmes, gan fizioloģiskie bloki noņemt nos, viņš jau tev sāk apbalvot ar enerģiju, viņš sāk tos taukus pārāst pa enerģiju reāli, var sakot, un viņai jau cits fokus, viņai bija cits fokus, viņa redz priecīgs sejas, viņa smējās, viņa pozitīvi, un pozitīvi uzlādējās, un tādu gadījumu vienkārši, kad es redzu cilvēks, es vienkārši esmu, kā teikt, tas man apstiprina to, jā, tu dari pareizo lietu, un vajag vairāk tādas lietas darīt, un tas cilvēkam reāli palīdz. Un tā ir arī misija, jo kāda jēga dzīvot, ja tu neesi laimīgs pa lielam. Un diena bez smiekliem iznieko dienu, tā ir gružu diena. Un gružu diena, kas mums parasti ir otrdienās vai trešdienās vai ceturtdienās, kurās dienās mēs tos gružus švēd, šodien kādā dienā nav tā gružu diena. Jā, tad vajag smieties katru dienu, kā vingrināt. Tāpat kā vajag iet uz trenižieriem katru dienu vai lietot savus tos visus vitamīnus katru dienu, lai tev ir tas, ko tev vajag, lai tu tev ķermenis saņem to, ko viņam vajag. Tu negaidi reāli, man visi vitamīni ir beigušies, un tā es tagad sākšu. Tu katru dienu ieņem kaut kāds vitamīns, pavingro, pasmējies, tu ķermenis ir pilnībā, kā teikt, lai viņam iedod to, ko viņam vajag reāli tam ķermenim. Un viņš arī ir laimīgs ir. Un tā ir man dzīves tā misija, 120 laimīgi gadi, principā. Es dzirdēju, ka smiekli palielina mūžu. Tad vienā teikumā, kas šobrīd būtu tā tava galvenā misija? Vienā teikumā. Man dzīves misija vai biznesam, vai kā tu domā? Tavējā. Man dzīves misija vienā teikumā 120 laimīgi gadi. 120 laimīgi gadi.
Ilgi un laimīgi. Es nezinu, labāk, ko nevar izdomāt. Es domāju, tur 1000 gadu ir cilvēki, kas kaut ko domājuši ilgi un laimīgi. Principā vienalga, ko mēs darām, mēs gribam to māju, mēs gribam to mašīnu, blablabla, mēs gribam to biznesu. Ok, un kāpēc es to gribu? Un tad es būšu laimīgs. Jā, un kāpēc es nevaru pataisno būt laimīgs? Jā. Un tas jau viss ir labi, tas ir bonusā, tas jau ir ļoti skaisti. Man ir skaista mašīna, man ir skaista māja. Bet tu pataisno esi laimīgs. Es tagad iešu, un tad tev viens tāds mirklis, tas laimes, un tad nākošais mērķis. Un tad cilvēks nekad nevar būt laimīgs līdz galam. Viņš nav laimīgs tagad, viņš arī tad nebūs laimīgs. Jo tas pamats ir būt nelaimīgam. Ja tu sāc laimīgs, tu arī vienalga, tu nokrīt apakaļ, tu esi laimīgs. Tu tikai varbūt vairāk laimīgs, vienkārši vairāk vai mazāk laimīgs. Nu. Un vienkārši būt pateicīgam, būt laimīgam, tas arī tas dzīves, tas ideālais stāvoklis. Tu dzīvo laimīgā garīgā stāvoklī. Jo tad tu esi daudz produktīvāks. Arī darbinieki visās sasliepšanas šeit, galvā. Te viss nāk no šejienes, no galvas reāli. Negatīvs fokus, negatīvas domas, un pēc tam ķermenis sabrūk reāli. Viņš pats, citreiz nevis, ko tu ēd, bet tas arī ļoti svarīgi, ko tu ēd, bet citreiz, kas ēd tevi, no iekšpuses reāli. Tas ir tās domas, tie vārdi, ko mēs sakam, tas fokus, ko mēs fokusējamies, tās bildītes, un arī, ko mēs barojam savus smadzenes, kāda informācija, kas tur nāk tā galvā iekšā, un arī tas, ko mēs ēdam. Tas būs mūsu ķermenis, attiecīgi visi pareizais uzturs, visi vitamīni, vingrošana, gulēšana, un arī tas, ko mēs savu galvu barojam, un arī uz kādu radiostaciju mēs sev noskaņojam, vai uz pozitīvo vai negatīvo. Viņš jau vienlaicīgi ir abas lietas pieejams. Mēs jebkurā brīdī varam izvēlēties, un tas ir mūsu izvēle. Būt laimīgam vai nē, tā ir mūsu izvēle. Un no biznesa puses, kur tu gribētu attīstīties tuvāko pāris gadu laikā? No biznesa puses pāris gadu laikā man ir daudz dažādi aizraujoši projekti. Un es ļoti lepojos ar vienu projektu. Es arī uzlikšu līdz tās kaut kā. Tā. Tas es smējos ar citu. Coffee filling, can't explain. More rain on a shovel is joy to blame. Treat that. Oriģinālais ieraksts. Riding down the wall, my brain is extra high. Serious face is not my style. I like to laugh. Un tu tevi saušam klips arī kaut kāds ir, jā? Jūs sapratāt, jā. Tas būs ļoti jaudīgi. Mēs uztaisījām būtībā, smieklu dziesmu. Es vienmēr gribēju, lai man būtu smieklu dziesma. Mēs sarunājām vienu no krutākajām choreogrāfiem, lai viņi uztaisītu visas tās deju kustības. Tad mēs uztaisījām videoklipu Londonā, jo kur tad vēl, kā teikt, Anglijā, Londonā, un tad mēs tur Brightonā pie pludmales visu tur staigājām, dejojām. Ļoti, ļoti pasmuko sanāks visiem šiem kolosāliem cilvēkiem. Un tas ir viens, kas esmu sajūsmās, tagad redz visi tie cilvēki dejoja, visi priecīgi, es redzu Summer Sound, pozitīvusā, visi, varbūt arī, kas ir Latvija, Glastonbury. Tagad šogad pirmo reizi smieklu joga ir Glastonbury, Anglijā, mega festivālā. Jā, es kaut ko tādu redzu, piemēram, es redzu smieklu festivālus, es redzu smieklu X-faktors, visādas tādas lietas. Piemēram, mums būs arī tie tiesneši, mēs vērtēsim, kuram būs labākie smieklu duels. Tu aicini man uz smieklu duelu? Piemēram, visāds tāds interesants. Es kaut ko enerģiski jautru. Viss tas X-faktors reāli, tu boring reāli, visu laiku tas pats. Es raudu. Reāli boring, nav nekādas dzīves emocijas. Viss tā kā iestudās pēc plāna, vienkārši copy-paste visu laiku atkārto. Kaut kāda reāla emocija iedod cilvēkiem. Es redzu, ka cilvēki daudz vairāk Latvijā smējās, piemēram, viņi priecīgāki. Šitas smiekla X-faktors, piemēram, uztaisim to smieklu dziesmu, piemēram, palaižam, viņi jau visi, wow, super, super, super. Pēc tam, bum, iebliežam ar smieklu filmu. Negaidījāt kaut ko tādu, ja? Un tas vispār tur viss bez desām būs vienkārši. Es redzu, visi kienējāt. Vienkārši šitā smējās un pilnīgā ekstāzē. Jo vienkārši saprot, mēs reāli dzīvojam slimā pasaulē. Un zin, kas ir zāles? Smiekli. Es!
Jā, es viss izzāstīšu. Tikai dakteris klauns, ne? Vēl tam ir tikai sakanais deguns, ne? Un tās ir reāls zāles, tas palīdz, jo viss šeit ir galvā, jo mēs dzīvojam tādā laikmetā, vai ne? Ja mēs pēc 19. gada mēs visi sapratām, kas šitais pa bullshit, viss ir šitā planēta, viss, kas te notiek, vai ne? Kas te pa klauniem visapkārt. Mums ir visi tie cilvēki, ne? Un cilvēkiem jāmainās tajā vērtības sistēmā. Mēs nevaram skriet pakaļ tikai tai naudai, vai ne? Un upurēt savu laimi, savu veselību, savu ģimeni, pilnībā savu dzīvi, vienkārši skriet pakaļ, ne? Un tikai ielikt to kā galveno vērtību. Mums jāatgriežas, hei, forši cilvēks, čau, man patīkam tas satikt. Reāli kručs čals, satiekamies, paskatāmies acīs, reāls dzīves kontakts, realizējam savus talantus, savus sapņus. Ja tu esi savu sapni apracis, ne, un ieej tajā viltus drošības sajūtā, kur tev var you are fired. Un tev liekas, ka tu esi baigi droši. Tev vienkārši var izmest ārā. Tā nav drošība. Drošība reāli ir biznesā. Jo tev var būt tūkstošiem, tev viens cilvēks pasaka, nē, tev vēl 1000 cilvēku, 1000 klients. Kāds tavs klients ir tavs darba devējs, principā, kas dod piķi, ne, pa lielam. Un tad, kad tu sevi realizē, tu vari būt vislielākā daļa laimīgs. Katram mums ir šie talanti, katram savā kaut kādā jomā. Man, piemēram, talants ir sniešanās. Katram varbūt citam ir kaut kādā citā jomā, viņš kaut ko taisa. Es varu sasmīdināt cilvēkus un, kā teikt, jaudīgi terapeitiski iedot to efektu cilvēkiem. Kā tev šobrīd izskatās, cik liels tas pieprasījums ir Latvijā pēc tā, ko tu dari? Pieprasījums ir ļoti liels, arvien vairāk un vairāk katru dienu. Man pat bija tā, ka tagad vienā dienā pat 2 pasākumi bija. Un īstenībā, es nezināju, kā es izdarīšu, tur 5 reāli nodarbības, tas diezgan prasa enerģiju, bet īstenībā pēc tās piekdienas man bija vēl vairāk enerģijas nekā es sāku. Es tā, wow, jā, vēlreiz apstādājums, jā, tas reāli strādā, es varētu vēl vadīt, jo es vienkārši tās kustības, tā āpošana, tie smiekļi, un tev dod un vairāk enerģijas, jo tu esi tādā pozitīvā stāvoklī, un es pēc tam pilnīgā ekstāzē, vienkārši vēl visu to dienu, vienkārši pilnīgi kaifs ekstāzes sajūta. Vienkārši cilvēki, daudz cilvēki vēl nezina to, ka viņam tas ir vajadzīgs. Viņi vēl nezina, viņam jāpaskaidro, tāpēc es arī cilvēks zvanu, pārliecinu, arī zvanu pa telefonu cilvēkiem uz apmācībām, tad es eju tagad dziļumā. Es gribu vairāk, lai būtu šie smiekļu jogas skolotāji, kas katrā pilsētā, ja mēs katrā pilsētā vada smiekļu jogu, tu aiziet tur parkā, piemēram, kur Ventspilī, aizies Ventspilī, visu, Rīgā pie piemēkļa, visu, un viss smējās, visi ir priecīgi, visi ir laimīgi. Tāpēc arī taisās apmācības, lai cilvēki 2 dienu apmācības, kas vēlās arī vadīt šīs nodarbības, arī paši vienkārši pilnībā pozitīvi uzlādēt. Dažādi uzņēmēji viņi izpumpējās. Es vienkārši gribu, cik brauc atvaļinājumā uz Dubai, aizpie laimīgā. Jo kas tev reāli dzīvi izmainīs? Tas, ka tev šeit pamainīsies, kad tu uz terapiju iegūsi, kārtīgi smieklu terapiju, kā tu smiekli tev iegūsi. Un pieprasījums ir, viņš arī aug diezgan strauji, dažādi daudz korporatīvie pasākumi, tur AIB šodu vadīju, dažādi visādi VIP pasākumi bija tur, kur viņiem tur, visi pa skaisto baņķieriem, tur viņiem piano, saulrietā, krēsliem, tur smiekli, joga, viss klaunākais vīns, tā tālāk, un dažādi veidi līmeņa pasākumi ir. Daudz arī piesakās uz apmācībām. Vienkārši tas ir arī, kā jebkurā biznesā, cik tu ieliec iekšā darbu, tik arī tu dabūni atpakaļ. Kā teikt, kā trenižie zālē. Ja tu nekādu darbu neieliec, tu arī neko nedabūni atpakaļ reāli. Tas ir kurā biznesā. Kā tu arī sociālos tīklos stāsti, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko tas dod? Man ir YouTube, man bija tā, ka es sāku ar to, ka es liku profesionāls video, man ir pilns YouTube kanāls ar profesionāliem video. YouTube, un tur ir reāli, man ir kaut kāda 80 sekotāji reāli. Un tur ir kaut kāds skatījumi, lielākam video pa kaut kādiem, man liekas, 10 gadiem ir 7000 skatījumi, ja? Un tad es sāku vienkārši nejauši likt TikTokā, man vienkārši brālim dēls teica, klausies, tev tur maz skatījumi tā YouTube. Viņam sūdīgs tas algoritms ir, viņš tur viss nogriez. Es arī runāju ar vienu sievieti, kas arī tur profesionāli darbojās ar astroloģiju. Viņa teica, vienkārši reāli nogriez viss tas algoritms. Tev varbūt ir super kontents. Zin kā, tev jau vajag platformu, no kuras cilvēks aizvirzīt. Mums jau sākumā arī YouTube neskatījās, bet tā, ka mēs izlaugām super TikTokā, tie cilvēki pārvirzās. Un tad man arī tam brālim tas dēls, viņš viņam 18, visi tie TikTok. Es saku, TikTok people! Viņi jau viss nāk, viņi fotografējas. Es saku, labi, es pamēģināšu, es sāku likt iekšā. Tur kaut ko tur ieliku pēc kādu laiku. Es sāku vienkārši, es izdarīju tās apmācības, ja? Un es saku, vai, lai uzturētu šito pozitīvu, zin kā, ja mēs tu aizies uz koncertu, jā,
super rītīga enerģija, sajūsma. Jā, kaut kāds pozitīvs vai kaut kāds super festivāls aiziet rītīgā kaifā vienkārši, vai ne? Un kas pēc tam notiek nākošajā dienā? Un pēc tam nākošajā dienā? Un vēl. Un tad lēnām vienkārši tas iziet ārā. Bet kā man bija tas skaists, un tagad, man nav tas skaists, un kā var tā būt, vai ne? Nu, kā tu, reāli, tu ej dušā, kā, ja mēs, tu vienreiz gadā aiziet dušā, bišķiņ smirt. Katru dienu jāiet dušā, katru dienu jāsmējās, un, lai tu uzturētu. Saka, vai taisam 30 dienu challenge. Lietas, kā tu smejies, es lieku, es smējos, es sūtīšu kaut kādus vingrinājumus, kaut ko padzied, padējo, pasmēs vienalga, ierakst kaut kādu tekstu, uzturam šo pozitīvismu garu. Es 30 dienas uztaisīju to vingrinājumu, to challenge, es liku video, un es skatos, viens video uz 100 štukām aizies to. Oh, my goodness, es saku, man vispār tāds skatiem, nav bijuši, ka tā YouTube, saku, tas reāli strādā, cilvēki vienu ieliek, otru, trešo, visu aiziet, sāk, un tas skatos, un tad vienkārši, un es liekas pārsteigums, saku, man cilvēks saka apstādāt, saka, tu gadījumā neesi, no TikTok, un viss saka, smieklis, un es tā domāju, bet viņi grib to smieklu sunu reāli. 100,000 skatiem vienkārši šitā te bums aiziet augšā. Es to reāli cilvēkam to vajag. Viņi to grib. Es saku, vai dozarāšā, laišam smieklu sunu. Tā esam vēl kaut kādas interesantas lietas. Un es saprotu, ka cilvēkam to vajag. Viņi to grib. Un šādi uzaicinām. Es zvanu reāli klientam, korporatīvam. Es saku, te Arturs Laimīgais, no smieklu joks, tad korporatīva pasākuma. Tagad jau neizsnā TikTokā. Un arī tie paši vecpuiši arī TikTokā. Esmu tavs slepenais fans. Un tāda vienkārši tev reāli jau sākās kā arī biznesa, tā kā enerģijas apmaiņa, cilvēki reāli novērtē to tavu enerģiju, to pievienoto vērtību, un, kā teikt, un viņi sāk to pamanīt un sāk uzaicināt arī biznes vaļā. Uzaicināju uz komēdijas šovu atklāšanu, iedevu tādu reālo šoku. Es domāju, vēl pagaidām nav atkopie. Viņš iedod tādu arī, ka viņš vēl nav atkopēs, vēl ilgās vienkārši pasties. Un tur bija smieklīgākais joks, bija tā, kā viena veitena stāstīja, kā tur bija divas komandas, viņi stāstīja to joku tā, ka viņi pastāstīja, būtībā īsāk, bišķiņi rupis, nezinu, vai PPP var uzlikt, kā viņš šeit. Otrai komandai iedos pa pīzdu. Es saku, kas tur smieklis? Zin kā no krieva valodas, iedosim otrai komandai pizduļei. Sadosim otrai komandai pa pīzdu, sasitīsim. Un es tā, nereāli smieklīgi. Es tikai iznāju, ka saka no dagana. Visi reāli šokā. Iedomājies, tur visi sēž, vai ne? Pēc darba, nedēļas nostrādājušies stādi. Viņiem ir aliņš, jā, viņiem ir čipsiņš, kaut ko tur ēd, kaut ko tur tikta, ko bakstās telefonā. Un viņi pieraši, davai, smīdi man tagad. Es tagad, davai, visi kājās, lecam, davai, plaudē, ritīgi dejam, visi tur, kas te notiek? Pēc tam, davai, sirsniņas, I'm so grateful, Tipa, visi sirsniņas, what the fuck, kas notiek reāli? Un tas organizators arī saka, davai, smieklu sun, kas te reāli notiek? Visu ritīgi izprast, un pēc tam viso tādā šokā, kas te reāli bija. Tas ir arī tas, kas ir vajadzīgs būtībā tāda pozitīva šoka terapija, tā smieklu terapija. Kaut kādu studiju taisīt, kur cilvēks savācās, nav tā plāns? Es šobrīd zinu, ko gribu. Es gribu jaunu komandu izveidot, es veicu smieklu joks tādas apmācības, tās 2 dienas, es gribu, lai vairāk smieklu joks, tie skolotāji, smieklu joks, līderi, treneri. Jā, kas vada, jo es nevaru būt 1000 vietās vienlaicīgi. Jā. Man ir šī superīga enerģija, bet es tikai būtu vienā vietā vienlaicīgi. Un tas ir vairāk kā par naudu, tas ir par misiju. Es vienkārši redzu, ka pasaule izglāb smiekli. Jo smiekli tie, kas vieno sirdis, viņi noņem stresu, viņi noņem depresiju un viss šākās, viss slimība šeit galvā. Ja mēs kaut ko nedaram pareizi, viss šeit pamainām, skrūvīt, pieskrūvēt, viss agurlēm un viss sākās šeit ar galvu. Visas mūsu emocijas, visas domas šeit. Šeit mēs visu to radām. Vienalga, ko kāds pasaka, vai ko mēs darām, viss mūsu darbības sākās ar šejienu. Kad mums izmēģinājušies šie domāšana, kad mēs esam pozitīvā garstāvā. Iedomājies tagad tā, mans sievas zvan. Viņa zina, es saku, jā, čau, mīļā, jā, forši, jā, paprieks, ka tu atcerējies par manīm, jā. Es saku, viņi parunāt, es saku, kāds tev garstāvoklis? Tu esi laimīgi? Pazemam vēlāk. Bet padomā, kāda mums reāli saruna sanāks? Ja viņi ir pilnīgi dusmīgi, kā viņai saruna būs? Ja viņi ir pilnībā ekstāzē, viņi ir jūtās laimīga, viņi ir pilnībā sajūsmā par dzīvi, mēs skatāmies, āctiņas mirgo. Mums ir cits saruna. Mēs jūtamies fantastiski, jā, un tagad mēs varam runāt, mēs varam risināt kaut ko. Es saku, un mammai arī, kā parasti saka, un blā. Un jo tu vairāk runā, jo tu sūdīgāk jūties, un klausies, mamma, es negribu to klausīties, es tev ļoti mīlu, ka roši tagad izvēlies, vai mēs smejamies, vai mēs dziedam, vai mēs dejojam, vai kāds spēles spēlēsim.
Ko tu, mamma, gribi darīt? Es saku, neliec man atkal smieties. Es saku, nu tad dziedāsim. Es vēl karaoke sārādu, vai padziedāsim. Es varu iemest arī augstā ūdenī. Es saku, nē, tas pa ekstrēmu. Tad paliekam pie dejām un smiekliem. Es saku, nu, davai, tad sākam vingrinājumu, izplaudējamies, pārīvējam smiekli krēmiņu, pasmējamies. Saku, nu tā, mamma, ko tu man gribēji labi pastāstīt? Ai, neko dēliņ, viss kārtībā. Un arī pie manis atnāk supernegatīvists, ja? Atnāk, un ko supernegatīvists, ko supernegatīvists dara no rīta, kāds viņam ir tas dienas sākums. Man dienas sākums tāds, es pamostos. Kāda brīnišķīga diena! Es esmu dzīvs, cik fantastiski, man sirds puksts, es esmu lieliski. Negatīvs cilvēks, viņš pamostās. Jāceļā. Ieplaudē sev kārtīgi, iesit ritīgi, tā sasit sev ritīgi, izveļās ārā pēc 2 stundām, kopš viņš ir pamodies, kad viņš vairs grozās uz vienu pusi uz otru, viņš izveļās ārā kaut kā 4 apus, ne? Tad pirmais, ko viņš dara, nevis paskatīsies uz saules gaismu, bioritmu, ieregulēs kaut ko tādu, ne. Pirmais viņš uzreiz attājas savu telefonu un ziņas. Attājas ziņas. Ok, šausmas, par 20% palielinās izmaksas par siltumu. Ak, šausmas, cik tas ir drausmīgi, bet man taču pensija nepalielina. Es saku, tas nav gadījumā jūs, tās asinsspiediena zāles. Es saku, tagad jums vajadzēs iedzert asinsspiediena zāles. Un es tādiem cilvēkiem, es ar viņiem nestrīdos, es saku, man tev ir jautājums, kā tu tagad gribi justies? Vai tu gribi justies pēc sūda tagad? Ja? Pastāst man detaļās visu to pierakstīšanu, es pēc tam atkārtošu. Pastāst man detaļās, atrod vēl kaut kādas sūdīgas ziņas. Parakņājies, es droši vien tur vēl kaut ko var atrast. Tur vēl kaut kas nav labi, Tā es visu pierakstīšu, tev atkārtošu. Un kā tu tagad jūties pēc sūda, ja? Tu gribi justies laimīgs. Pamaini fokusu. Pastāst man, es gribu redzēt bildītes, es gribu redzēt vārdus, ieliec savu ķermeni laimīgā stāvoklī. Nevajag vairāk asinsspiediena zāles, nav kūciņas jādara. I have an idea, insights! This is amazing! Un varbūt pasmiesimies arī smiekla kokteilīts. Uzreiz, jā. No cilvēkam viņiem jālieto asinsspiediena zāles. Cēloņa sekas. Viņš aiziet dabū negatīvismu, uzskačās savējo asinsspiedienu, un šeit galvā, vai ne? Iebaro sev pilnīgi sūdu galvā, un pēc tam viņš lieto asinsspiedienu zāles. Come on! Ieslēdzam galvu, sākam domāt līdzi, ķipā. Un ar tiem cilvēkiem es arī nesāku strīdēt, ķipā, es varētu teikt, nē, tagad būs lētāk, tad būs labāk, un tieši, nē, tur ir tas, viņš atkal kaut kā visu laiku tā baksties, un tu jau pats esi reāli nogurs no tā. Viņš reāli iztukšo, es saku, davai, tu gribi justies sūdīgi, davai, piemet klāt, davai jutīsies vēl sūdīgāk. Viss kārtībā. Es esmu ok, es pierakstu. Gribu justies fantastiski. Davai, parunājam par fantastiski. Mēs varam pafokusēties, pasmieties, pāpot, padejot, pozitīvi sev uzlādēt. Tas ir pašam savu izvēli. Tas tika sarkanā un zilā pilna Matrix. It's your choice. Be happy or not. Kā tev šķiet, kas tev pašam vispār ir lielākais izaicinājums šobrīd? Lielākais izaicinājums šobrīd man ir dažādi interesanti, ļoti iespaidīgi projekti. Es vēlos uztaisīt pasaules Guinness rekordu smiekļu jogas nodarbībā ar lielāko dalībnieku skaitu. Šobrīd ir jau rekords tās kaut kāds? Jā, šobrīd pagaidām ir 16,000 ar dalībniekiem Indijā. Jā, tas mans skolotājs, doktors Madame Katāri, to ir, kā teikt, uztaisīja. Bet kas tas būtu tas skolnieks, ja viņš nepārstāv savu skolotāju? Un es domāju, 20,000 un principā, jo, zin kā, mums ir, iedomājies, 20,000, vai tu redzi viņus? Vai tu redzi? Operātori, tu redzi? Tu dzirdi viņus? Dzird? Bet to jau īstenībā nebūtu grūti izdarīt, ja tu pieslēgtos kādam māksliniekam, kas uzstājās Mežparka estrādē. Tur ir 20,000, ne? 30, 40. Man arī bija īstenībā, šogad man arī bija tieši tā lieta, tu pagad trāpīja, kā teikt, sunim uz astas. Mums ir attīstīta, teiksim, dziedāšana, tejošana un smiešanās. Apzināto smieklu kultūra mums ir vāja attīstīta. Apzināto, tas nozīmē apzināti mērķiecīgi izpildīt smieklis kā vingrinājums, kā fitness, kā trenažieri. Mums ir vāja attīstīta. Un vienkārši šogad nepaspēju, jo viņam jau viss aizgāja tas viss. Es arī biju Liepājā, es esmu vispār no Liepājas. Jūs zināt, kad Liepāja ir pilsēta, kurā piedzimst smiekli? Pats izdomāja. Viss domā par to vēju, reāli tur smiekli.
Smieklu tornādo plosās reāli. Es vienkārši ienieku jaunu ideju iekšā tajā visā. Es Liepāja 2027, mēs bijām aizbraukuši mēģinājām. Es domāju, kā? Viņi saka, Liepāja, Eiropas kultūras galvaspilsēta. Saka, nopietni, ķipa tur Venecija, Roma, Itālija, Parīze, Liepāja, Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un es tā, ķipa, es saku, tā vadītāji, saka, tiešām, jā, patiešām, jā, kultūras galvaspilsēta. Ja jūs man nestāstat kaut kāds te batons ausē, saka, davai, tad uztaisam kaut kādu reāli Guinness rekordu. Wow, visus iemotivējam. Un aizbraucām, es viņai visu aizsūtīju, visu PowerPoint prezentāciju, visu pa smuko. Tur Liepājā ir kur savākt tik daudz cilvēku? Stadionā, tur ir tāds tā kā Daugavas stadions, principā. Un tur varētu savākt, un tad būtībā sanāca tā, ka es sapratu, ka kā, tas ir vienkārši kaut kāds atrakstīšanās projekts, un viņi jau to naudu sadalījuši, un viņi īsti kā negribēja iesaistīties. Kaut gan cilvēkiem tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi, biznesam tas būtu ļoti vērtīgi, ja mēs pārdošanas, reklāmas, visi tie cilvēki, barošanas, ēdināšanas, viss kaut kas vienalga kaut ko, ne? Un plus, es biju pārliecinājies no sporta pārvaldes tāds reāls čals, kā arī Kačoks foršs tāds čals atsaucīgs, viņš bija visi jā, bet sporta, tajā kultūras Liepāja 2027. Valdē viņi nebija īsti sajūta. Mēs arī bijām no tā infocentra, kas ir turisma infocentrs, tā vadītāji bija sarunāti, no sporta pārvaldes bija sarunāti. Mēs jau, jā, davai. Un tad mēs atbraucam uz to sporta pārvaldi, un viņi vienkārši diezgan nebija tā sajūta, man nebija šī iedvesma. Un tad es vienkārši domāju, arī citos festivālos, vai kādu pozitīvus, vai Summer Sound, vai kaut kādā festivālā ietvaros to var izdarīt. Un man arī Dāvis Gaujevs, es esmu dzirdējuši par Dāvis Gaujevs, tas viens no labākajiem režisoriem Latvijā. Arī kļūst lēnāk pasaulē. Viņš tur lēnāk. Tas ir Džeks, tu par sevi, jā? Jā, viņš diezgan kadrīgs, tad viņam galvā labi strādā. Un viņš teica, jūs varat uztaisīt, piemēram, smieklas un ar 1000 cilvēkiem arī būs rekords, ķipa. Es domāju, brilliant idea, thank you very much. Var uztaisīt arī tādu, piemēram, kā smiekli un lielākais smieklas un pasaulē, piemēram. Tas būs reāli smieklīgi, es domāju. Un tādas idejas ir, tas būtu ļoti grandios. Tas pēdējais bija tajā X-faktorā, aizsācis meitenē līdzā. Un reāli mēs ielikām šo smiekla dziesmu, un viņi reāli izvēlējās kaut kādu pilnīgi gaļāku, no viņai daudz tās dziesmas. Viņi šo smiekla dziesmu neizvēlējās. Domāju, ka to smiekla dziesmu ieliks, un mēs arī tur padējot, kā teikt, tā reāli būs forši. Viņi kaut kādu sūdu reāli izvēlējās. Es sapratu, ka tiešneši klauni reāli. Tad mēs viņus reāli pasmējāmies, un tur reāli smieklīgi. Man arī TikTokā kaut palādīšu kādu video. Viņi teica, pagaidām, lai intriga, varbūt, kad izlaidīs to video. Es domāju, tas būs pats lielākais, pats jautrākais video, principā, kur mēs to meiteni, kur tas dziedātāji bija. Un es ielikšu to, ko man savajā komentārā par tiem tiesnešiem, un tā tas diezgan smieklīgi, es domāju. Es saku, pagaidām vēl patāpos, kā gribās jau palaist ātrāk, jāpagaid, tas pareizais moments ir. Un tas ir tas, ko es vēlos izdarīt. Tas būtu ļoti grandiozi, iespaidīgi, jaudīgi. Un pie kā es strādāju, tas tāds liels projekts. Jā, man ir šī smiekla dziesma, kurai tagad jau mēs veidojam. Viņš ir safilmēts, tas superīgais producents Dāvs Gaujevs, viņš strādā, viņš tur liek kopā, būvē to puzli, lai viss pusmuko sanāktu. un tad mums ir arī filma, kas tagad nāks, ārā dokumentālā filma par Arturu Laimīgo, par smieklu jogu, par smiekliem, par manu dzīvi. Nu tā, jo no malas liek, tas čas, nenormāli, vispār traks, what the fuck, kas viņš ir, nojodzies, ne? Bet, kad pārvākā ziļā, he's a genius! Filma, kad iznāk? Filma, tas ir, tas jāprasa producentam. Šogad? Nākošgad, jā. Kaut kad, jā. Nu jā, un es vienkārši viņš grib tā, pa smuko visu pieslīpēt. Un izveidot. Mums jau būs tas launch, jau būs tas klips, es domāju, diezgan jaudīgs, un cilvēki būs sajūsmā par to, un pēc tam mēs ieblēžam ar filmu reāli. Un vienmēr, ka tur aizies kinētāt, un reāli visi smējās, iznāk viss tā. Wow! Un es domāju, tas būtu jaudīgi, plus tas Guinness rekords. Un tādi 3 tādi projektiņi, kas ir diezgan sajūsmā par tādi jaudīgi projekti. Un es dažādos veidos ar viņu mēģinu to visu realizēt. Un arī tas Guinness rekords būtu ļoti foršs. Jā, un tas X-faktors, Guinness rekords, smiekla dziesma, smiekla filma. Tā filma dokumentārā, tas diezgan arī jaudīgi. Un tad arī dziļāk var saprast, jo ir cilvēki pirmā brīdī, kad viņi ierauga, kā viņi tas Džeks ir reāli, nojūdzies, viņš ir nenormāli, viņš ir traks reāli vispār. Bet tad, kad viņi sāk rakt dziļāk, viņš sāk, ģēnijs. Zini kā, man tā šķiet, tev vajadzētu vairāk palikt tiktu kā tādu saturu, kur tu pastāsti cilvēkiem, kas tāds ir. Jo šobrīd, manuprāt, tur baigi daudz tāds smiekls un tāds, kur tu reic. Un cilvēki, zini kā, sākumā pastāst, viņi tieši tā arī domā, ka tas Džeks kaut kāds trakais tur, vai ne? Jā.
Man tas šķiet, ka vajag ritīgi to bāzi, kur tiešām izstāst, kāpēc tas ir vajadzīgs, ko tas vispār dara, ka tas baigi pamudināt cilvēku sākt. Jā, es parasti no gudriem cilvēkiem ņemu padomus. Paldies. Tas būs baigi. Nē, nopietni, jo tev galva labi strādā. Es arī paskatījos tavu podcastu iepriekšējos par tavu storiju, kā tu tas viss tev galvā strādā, viss tā pārdošana, tā mārketings un tas diezgan iespaidīgi. Un esmu tev pateicīgs par šo padomu. Paldies. I'm so grateful. Es ņemšu vērā. Jā. Jo tā smiešanās ir super veids, kā piesaistīt cilvēku. Es tev sūtīju, nesalīju to video, ko es ieliku mašīnā, kas ar uzreiz tur 50,000 savāc. Tur bija Ronis, tur bija, Ronis, tur bija Kaija un kas vēl bija. Kaut ko vēl ar tā arī baigi aizgāja. Tā kā cilvēkiem patīk, zin kā viņiem liekas kaut kas jauns, kaut kas neredzēts vai un pēc tam, ja tas izraisa kaut kādas pozitīvas emocijas, tas ir baigi labais starts, un tad jau tālāk ar papildināt ar tādu izglītojumu. Es tā arī būtībā tagad principā bija pats ar karjeru, es tā domāju nonācis, bet šis bija tās tā kā eksperiments. Es būtu jau taistās tā kā sociālos eksperimentus, lai viņi jaudīgi, iespaidīgi, un es vienkārši skatos, man patīk tās cilvēku reakcijas, pavērot arī. Un es arī, man ir YouTube daudz arī tādu profesionālu video, kur es skaidroju visu un tā tālāk, un skatos vienkārši tie video neaizgājas. Tagad domāju tā, es uzaudzēju tagad ir skatītāju tas fanu loks, un pēc tam es sāku iedot kaut ko tādu trakulīgu, un tam iedošu tādu dziļāku kontentu, viņi gatavi tam, viņi ir tā kā jau gatavi tam. Man ir vairāk 40 video profesionāli, kur es skaidroju un tādas, ko es varētu jau ielikt iekšā, papildināt. YouTube Smieklu joga ir tas kanāls, arī Facebookā ir. Un domāju tagad lēnām, tagad izaudzēt, man vēl principā vēl neesmu pat, es reāli sapratu, ka 2 mēnešiem to TikTok vispār reāli sāku, un man tagad kaut kādi 800 kaut kādi sekotāji, un katru dienu kaut kādiem 10 tur aug, 10, 20 aug vēl, un mēs domājam uzaudzēt līdz 1000, kad es varu ielikt to mājaslapu, un tad es domāju sāku likt tādu vairāk profesionālu kontentu, skaidrojošu kontentu, jo tas pats arī, piemēram, kad es atnācu, piemēram, es vadīju tam korporatīviem pasākumiem to Smieklu jogu. Es pats arī biju mazliet pārsteigts. Atnāk, un 2 meitenes, viņi atnāk, es saku, count on my tent, we gonna do some laughing, un viņi tā, I am scared. Es saku, oh, you are scared, very good, okay, let's do exercise as you're scared. And then laugh. It's like, you cannot be scared and laughing at the same time. Tu nevar būt nobijies un smieties vienlaicīgi, jo darbojas simpātiskā parasimpātiskā nervu sistēma. Un tad es vienkārši iztaisam, kā viņa. Un viņai ir tāda fobija, ka viņa pat nevar apskāviens. Es saku, neiztēlojies. Es saku, tev ir bājās. Es saku, paiet 2 metrus. Es saku, tev ir bājās. Es saku, ne, es pienāku 1 metru. Es saku, jā, tuvāk nenāci. es saku, viss apskāvies. Viņa saka, viņa nevar apskaut cilvēkus. Ne? Un tad es saku, tad iztēloties, ka es iztēlēju ar rokām tā kā metru attālumu apskāvieties. Cilvēkam vienkārši tā ir arī kā terapija. Tas ir kā dziedniecība, tas ir kā terapija, tā ir dziļā apakšana, ka mēs kā ieelpojam. Izāpoju. Es ieelpoju. Un, kad es smējos, tā principā dziļā āpošana. Un mēs kā visas šūnas piepildās smadzenes ar skābekli. Cik jaudīgi enerģija. Sajūtāt to, tas bija diezgan jaudīgi. Viss šūnas piepildās ar skābekli, un kur ir skābeklis, tur ir dzīve, tur ir veselība. Jo mums pamatā ir kas elpošana. Kad šūna pareizi elpo, mums arī, kā ir ēdiens un elpošana saliekam kopā, enerģija veidojās. Kaut kur tur kaut kas buksē, kaut kāda nav pietiekami uzturvērtīgi, kaut kāda suplementi, nav pietiekami tas vitamīni, minerāli, vielas, proteīns, viss, kas vajadzīgs, viss tie labie tavu, kaut kas trūks vai nav skābeklis. Jo mēs parasti tā sēžam, mēs saliecamies, mēs pie datora sēžam, mēs neelpojam, kā teikt, apilnu plaušu. Mēs reāli tagad, mums apmēram 6 litru tilpums ir, un mēs apmēram 500 ml izmantojam vienkārši kā parastā. Saliekušies vēl mazāk, ka mēs ielpojam. Mums reāli vēl 5 litru tilpums, ko mēs varam vienkārši ielpot un dziļi elpot. Jo Smieklu joga ir kas, viņi apino, man cilvēki prasa, kas tā reāli sakars ir joga? Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Tas ir saistīts tātad jogas dziļā elpošana no vienas puses. Ja? Un Smieklu vingrinājumu kopā mēs ielpojam. Pamēģinām izdām kopā vienkārši, lai paceļam enerģiju. Izliec roku vienkārši, ielpo, roku pie sevis, izāpo. Un tagad pieliec Smieklu skaidrs, Smieklu vingrinājumu, ha. Saliec kopā, Tad smeja. Un dodamies sadarbā. Tas arī ir, ko mēs Smieklu jogā darām. Tā ir būtībā tā dziļā jogas āpošana, ko mēs apvienojam ar smiekļiem. Jo mēs jau varētu vienkārši tā kā kustināt diafragmu.
Bet tas nav tik interesanti. Jā, tas nav tik interesanti. Mēs nesaņemam šos laimes hormonus. Viņš nav šis terapeitiskais efekts. Mums ir gan šī dziļā apakšana, skābekļa, pabarojam katru šūnu uz skābekli, plus mēs dabūjam šos laimes hormonus, piepildām savu ķermeni. Tas mums liek justies fantastiski, un tas arī atbrīvo šo enerģiju. Mēs varam būtībā ēst visu kaut ko labāko ēst un dzert, un visu kaut ko tās labākās lietas, kas mums nepieciešams. Ja ķermenis būtībā kas dod enerģiju. Ja šūna ir kas mitohondrija, ko viņi dara? Viņi ražo enerģiju un viņi aizsargā šūnu. Ja viņi jūt kaut kādi toksīni, kaut kas nav kārtībā, viņi nedos enerģiju, viņi nobloķējās, liekas šūnu, lai aizsargātu sev, viņi aizsargā sevi. Ja, viņi nedod to enerģiju ārā, jo viņi var tā kā motors pārkarst. Tu viņai iemest, manā enerģija, dāj es apēdīšu tagad kilogramu cukuru. Un kā tīrā enerģija, glukoz, uzreiz lido gaisā un es superhero. I am superhero. Ar acīm lāzers uzreiz. Vienkārši viņš nobloķējās, viņam noteikti tas daudzums, cik viņš nelaiž iekšā. Un tad, kad tu jūties laimīgs, tad arī tā šūna atverās vaļā, viss sāk apal, viss atdzīvojās. Tāpēc arī esmu vadījis smieku jogas senioriem pansionātā. Tur reāli atnāk, tu tāds pilnīgi tāds enerģijas atnāc, un cilvēki tā ratņikrētos atripinās, tāda seja, tā. Jā, es to izdarīšu. Tad mēs sākam vienkārši tādā sažījušai tējai, tu uzlej ūdeni, vienkārši tāda puķīta atplaukst reāli, atdzīvojās sārtumiņš, atgriežās vaigos reāli, cilvēki tādi izkustējušies, pāpojuši. Esmu tagad arī šogad vadīju smieklu jogu. Tā bija bērnu nometne. Bērnu, kur izslimojuši onkoloģisko slimību, lai saliedētu tos bērnus un vecākus. Un vispār šis jautājums diezgan tāds interesants ir, kāpēc tik daudz saslimšanas? Vienkārši, pēkšņi nomirst, cēlons nav zināms, un ļoti nenormāli daudz saslimšanas, pēkšņi, pēc 19. gada. Un vismaz, godīgi sakot, tas man reāli uzvalka īstenībā. Tas man reāli uzvalka, tas man tā kā arī sadusmo, bet tad es pasmējos un tā es noņemšu šis dusmas. Bet būtībā ir kaut kas ir noticies, un arī tā slimība veidos tad, kad šūna vairāk neelpo. Tad, kad viņi neelpo, viņi sāk izmantot tas apašanas mitokondrijas mehānisms ir sabojājies, ja? Viņi neelpo tā šūna. Viņi atgriežas pie primitīvajā mehānismu, kas ir cukuru fermentācija. Tad, kad teicis sēni sāk fermentēt cukuru un izdala skābi, kaut kas kambuča līdzīgs tās, ne? Tie sākotnēji tie organismi, kā viņi to darīja. Un vienkārši, ja šūna ir piepildīta ar skābekli, ja viņi jaudīgi darbojas, tas labākais ir prevencija. Ja mēs smējamies, mēs esam laimīgi, mēs esam dzīvespriecīgi, mēs pareizi ēdam, tad mums nekas tāds nevar notikt. Un īpaši uzvalk, kas ir, piemēram, tas ir bērniem, tam nevajadzētu tā būt. Kādreiz bija veci cilvēki slimiem, tad ļoti bieži kaut kas notiek, un ir daudz dažādas dabīgas metodas, tā pašā elpošana, smiekla terapija, visas šīs lietas, kas tev var sakot savu ķermeni, prevention tais. Tu nesaslimsti tik ātri vai tik bieži vai atvesļojies, un tas ir kaut kas tāds jaudīgs, ko var darīt arī. Kā tev šķiet, cik vispār sports un kaut kādu vitamīnu, minerālu lietošanu tur ir svarīgi? Es domāju, ka sports ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka tad, kad tu sporto, tu piegādā šūnas ar skābekli, jo tu vairāk uztrenē savus muskuļus, tu liec tai mitokondrijai, viņi daudz mazās, tu viņai liec vairāk, kļūt vairāk viņam, un tās, kas ir vecās, viņas tā kā recycle, viņas otrreizējā pārstrāde notiek, un tu viņas ražo. Jo te, piemēram, ir lielāki muskuļi, tie paši ogļhidrāti, tu var vairāk tos ogļhidrāts arī iest, jo tev ir viņš kā tankers, viņš tās muskuļos ieejot. Jā, viņš ir kur uzpildīt. Ja tu esi reāli tīvs un kaujāts, tev nav kur iet, tas asinis cukurs cirkulē, un tad visādi iekaisuma procesi veidojās, un tad arī tās slimības izveidojās reāli. Ja tu to cukuru var sadedzināt, teiksim, un uzskačāt muskuļus kā tankerī, ielikt vienkārši kā rezervi, tad tas ir tas veids, principā tas, veselības pamatā tev vajag dabūt tos visus vitamīnus, minerālus, vai nu tu ej uz striktu ēšanas diētu, nevis tu ej, zin kā tagad cilvēki ēd, garšīgi, pirādziņi, pelmenīši, konfetītes, vienkārši, lai tā garša sajūtā, lai mutē, zin, tā uzsprāks tev reāli uzsprāks, tā, un ir jau speciāli zinātnieki, kas to visu reāli, kā teikt, pēta un dara, tā garšīgi un tā vēderiņš ir priecīgs. Tur pa uzturs tur nulli ir reāli. Ir, ka teikt, var ēst pēc uzturu, lai dabūtu to savus vitamīnus, minerālvielas, proteīns, visas labos taukus, viss, kas nepieciešams. Lielākā daļa cilvēku reāli to nedara. Es domāju, tāpēc ir ļoti svarīgi arī tas, ko tu dari, ka arī tas jaudīgi uzturu bagātinātāji, kas cilvēkiem, kas negrib baigi, kas ir slinki, kas negrib baigi piepūlēties, viņš vienkārši dara savus darbus, un viņš vienkārši paņem to savus vitamīnus, viņš savu bāzi ir
nosēdis. Tas ir vieglākais variants, un arī vai viņš ir kaut kāds cilvēks, viņš ir kultūrists, viņš ir aktīvs, un viņam vienkārši vajag vairāk nekā parastiem cilvēkiem, tad viņam ir vajag kaut kur paņemt tās vielas no ārpus, papildīt. Jo tā ir arī, teiksim, arī tas, kā mēs neliekam iekšā tajos dārzeņos, vai kur mēs audzējam dzīvniekus, tos visus, tos minerālus, ko viņam vajag, mēs jau apēdam tikai varbūt 1 vai 10%, kas pirms 100 gadiem tur bija. Kā mums ķermenim tas vajadzības jau nav samazinājušās. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Tas ir ieteicams kuram cilvēkam, tas pamat lietas, lai būtu nosaktas vitamīnu, minerālu vielas, aktīvs sports, tu trenē savus muskuļus, tu piegādā skābekli, un tas arī rada laimes sajūtu, principā, tāda endorfīna izdalās, laimes hormoni izdalās, un es arī trenēju tavu willpower, gribas spēku. Jā, tu trenēs, tu sev liec kaut ko darīt, tu uztrenējies, un tas tev dzīvē palīdz sev realizēt, un tas tev arī ļauj realizēt tos tavs plāns, kas tev pēc tam liek justies laimīgākam, tu gribi vēl un vēl un vēl. Tu ej pa spirāli uz augšu, tā vietā spirāli iet uz leju. Kā tev pašam šobrīd ar sportu? Sporto kaut kā? Man rīta programma ir tāda, viņa ir diezgan nemainīga. Es taisu elpošanas vingrinājumus. No rīta man ir elpošanas trenižieris, ko es kačāju savu diafragmu, jo pats svarīgākais muskulis ir elpošanas. Ja mēs neelpojam, tad pēc 3 minūtēm viss. Principā es nezinu, cik ilgi var aizturēt gaisu, bet es neesmu mēģinājis tepā uz maksimumu liet zem ūdens. Bet elpošanas muskulis ir pats svarīgākais diafragmālā elpošana. Es trenēju elpošanas vingrinājumu dažādi. Man ir gan pēc Wim Hofa, gan elpošanas trenižieri, gan smiešanās. Viss tas pie elpošanas kompleksa. Tad man ir viegli staipīšanās, protams, dejošana un smiešanās. Vienkārši, lai tu pozitīvi uzlādējies, tu esi laimīgs, tu esi sajūsmā. Un es sēžos pie darba, es jau, fantastiski! Jūtos lieliski. Un tad, kad tur runā pa telefonu, cilvēki jau jūt to prieku, to tavu sajūsmu, ka viņi jau jūt to tavu enerģiju. Un tad, teiksim, tev viss darbs pēc tam arī veicās, ko tu pēc tam dari. Tev ir daudz vairāk enerģijas. To īstenībā es beigās pārdošanā novēroju. Es pats strādāju 6 gadu pārdošanā. Kas ir darbs pārdošanā? Uz telefonu. Snieka pa telefonu, jā. 50 sarunas dienā, vai ne? Un tad es strādāju mums daudziem dažādiem kolēģiem un var redzēt 2 cilvēki. Abiem viens un tas pats skripts. Teksts, principā, ko runā. Viens zvana priecīgs, vai ne? Stāv kājās, otrs depresīvs, tāds saliecies. Un tad beigās šis pārdod 20 cilvēkiem, šis vienam nepārdod. Man arī tas pats bija. Man arī tagad nesen zvanīja. Viņš vienkārši kaut ko zvana un kaut ko tur raustās balss un kaut ko man tur stāsta. Uzreiz tā kā nē, principā uzreiz. Varbūt pat produkts būtu labs, un tad pazina viens iet un kā Es tā, ok, es esmu interesēts, pastāstam vairāk kaut ko, jā. Man patīk vienkārši tā enerģija, un īstenībā tas kaut kas īstenībā arī pat bija vajadzīgs. Tā kā bija interesēts īstenībā, jā. Un tas, kam šis ir viss vajadzīgs, ir būtībā tā. Tagad cilvēkiem ir daudz depresija, ja viņi ir nelaimīgi, un līdz ar to ķermenis sabrūk. Tas ir vienkārši viss lielākā daudz cilvēku, 70, 80, 90, kas tur to mērķos procents, bet lielākā daļa māsas, viņi vienkārši, ja cilvēks nesmējās, viņš ir nelaimīgs. Viņš nevar būt laimīgs, ja viņš nesmējās vispār. Viņam pat smaids nav, tad nav ko runāt vispār. Tas ir pirmkārt cits skaita, cik viņš soļus nogājis, es skaitu. Cik reiz pasmējies? Es skatos, 10 minūtītes ir šodien. Good job! Un es domāju, arī ir kaut kāds tāds gadgets, es domāju, ka skaits smieklis. Kāda sev stepība, cik tu soļus nostāgāji? Kam tas ir interesanti reāli? Cik tu pasmējies, tas ir kaut kas jau ir. Un arī otra daļa ir pirms darbā. Es arī, kas tur bija TV netā, viņš uztaisīja rakstu arī. Viņš uztaisīja par to smieklu jogu. Viņi atnākuši ietestējuši tā vadība, TV net, visa vadība, viskrūtākie tur netieši cilvēki savākušies. Un viņi saka, cipat vajag nolēst. Nav problēma, nolēdīsim vajag tā smuko, kā teikt. Ļoti patika, ļoti pozitīvi uzlādēm. Pēc tam tās raksts sanās tās diezgan smuks. Viņi uzrakstīja rakstu, kad, būtībā, tev ir noteikts limits kafijas, cik tu vari tos saldumus apēst, vai ne, cik sev iestimulē. Tā kā šokus, lai simulē savu elektrisko šoku. Ja? Otrs ir, tev jāmeklē kaut kāda dabīga veida, kā to enerģiju iegūt. Pirmkārt, lai gūtu kāds panākums, tev vajag enerģiju. Ja? Pirmkārt, tev var būt jaudīga mašīna, bet nav enerģija. Un tad nākošais ir, teiksim, kas darbiniekiem, tas, kad viņiem ir izdegšana reāli, viņiem ir stress, vajag daudz izdarīt darba, viņi izdeg, viņi psiholoģiski salūst, tad viņi saslimst. Ja? Tad jāmeklē, kas darīs to darbu.
Tad tev jāielgo cits darbinieks, tad tev viņam jāmaksā, vai cilvēki aiziet prom, tad tev jāsameklē cits darbinieks. Un būtībā, ja tu ieguldi tos darbiniekos, ja visas korporācijas kompānijas cenšas ieguldīt savos darbiniekos, uztaisīt to smieklu terapiju un visi, un zin kā es ielieku vēl bosu vidū, un visi viņam ieliek sirsnīgs, I'm so grateful, un boss tā, jā, forši, un visi darbinieki mani mīl, cik forši. Viņš jūtās fantastiski, kas var būt labāk, ka mēs tev visi darbinieki tev mīl vienkārši, un darbinieki, jā, cik forši, kaut ko boss ir forši uzdāvinājis, palitinājis, mums pasmējāmies, visu tādu vienotību. Un visu, ko vienots kolektīvs, viņš ir jaudīgs un efektīvs. Un nav arī tās negatīvas, un viss negatīvs, un pazūst, viss pastās acīs, un jau sākumā viņiem tam jāpierad, pēc tam tev sāk dienu un sāk smieties uzreiz, kā diena ar smiekļiem. Un dienas laikā, teiksim, tas pozitīvais lādiņš tev ļauj cilvēku maksimālā produktivitāte, maksimālā enerģija un mazākas cilvēki slimošanas un aiziešanas. Un tas ir tas, kas daudziem uzņēmumiem ir vajadzīgs šobrīd. Tas ir arī, ko es arī šobrīd koncentrējos. Kā domā, ja uzņēmumā, kurā regulāri izdeg darbinieki, jo grib ūdeni ieliet? Jā. Ja ir uzņēmums, kurā darbinieki reāli izdeg, ja tagad visi nāks uz darbu un katru rītu visi 15 minūtes smiesies, pazudīs izdegšana. Jā, būtiski samazināsies. Ir arī dažādi pētījumi, kas ir gan veikti, gan klīniskie pētījumi, kas paņem tur reāli asins paraugus, paņem siekalas, un cilvēkam samazinās stresa līmenis, samazinās, uzlabojās visi veselības rādītāji. Un otrs, Amerikā piemēram, bija darbinieki, kas ir potenciāli ražīgi, tā teikt. Un pēc iziešanas noteikti nedēļas skaita tur bija kaut kāds mēnesis, cik viņi gāja regulāri pildītās nodarbības, tas ir kaut kāds 10 minūtes dienā, un viņi kļuva, viņa motivācija vairojās, viņiem darboja enerģija vairs, viņi kļuva būtībā par produktīviem darbiniekiem, no potenciāli produktīviem par produktīviem darbiniekiem, jo kam priekšniekam interesē produktīvi darbinieki, lai viņi būtu produktīvi, lai varam sasniegt mērķus, viņš var būt ļoti talantīgs, gudrs, bet ja viņam nav enerģija, tad viņš nevar dabūt to rezultātu. Tik ātri var nebūt. Viņš tā kā ritenis, kurš bišķiņ pielūs, viņš graba, neiet ar maksimālo jaudu. Un tāpēc arī daudz uzņēmēju, kas ir jaudīgi, viņi arī iegūt savus darbiniekos šo smieklu terapiju, un ir arī regulāras nodarbības, kas arī ļauj to maksimālo produktivitāti iedot pēc tam. Plus vēl paņem kaut kāds vitamīns jaudīgs, teiksim, pasporto kaut ko tādu. Tad tev ir pilns komplekss, tev ir reāls spētīgs darbinieks, kas ir gatavs darboties. Paņem kaut kādu proteīnu, ieņem kvalitatīvu produktu, nevis kaut kādu kvalitatīvu ieņem. Cilvēkam uzreiz ir enerģija, spēks, un viņš var maksimāli jaudīgi darboties. Tu neesi domājis uztaisīt varbūt online režīmā šo visu, jo, protams, tu teici, tu varbūt tikai vienā vietā, katrā pilsētā vadīt grūti, bet varbūt var saslēgties online no rīta, vai ne? Tu pieslēdzies, tu vadi, un tad tur 5000 cilvēku saslēdzās no visas Latvijas. Zini ko? Man patīk šī ideja. Tas varētu būt laba ideja, vai ne? Jā, tu man iedoji vēl vienu ideju. Esmu tev jau pateicīgs. Tā kā tev šitā uzreiz jāizmanto, jāiekļauj iekšā. Jā, uzreiz 5000 cilvēku. Tā, viss sākam. Jā, tas būtu ļoti labi. Jā, online viss kopā pasmēties. Jā, jo tad no kuras pasaules vietas var viss saslēgties. 10-15 minūtes, visi padēļ pasmējās uzreiz pozitīvi. Jā, tev nekur nav jābrauc. Jā, viss office saslēdzās un viss uzreiz pozitīvi. Bet tas ir man labi ideja. Jo tagad ir baigi daudzās platformas. Zinu, viens draugs, sauksim Edmunds par draugu, viens draugs Edmunds, kas ar pie mums bija uz podcastu, viņš ar pārdošanu nodarbojas, viņš pārdošanas treneris. Un viņam ir tāda platforma arī, kur viņš regulāri pieslēdzās, laikam reizi nedēļā, viņam ir, tur stundu cilvēkiem uzdod jautājumus. Bet tādās platformās jau var pieslēgties katru dienu 10 minūtēm, vai ne? Jā. Tā kā platforma nodrošinājums jau ir ļoti ērts. I like your mindset. Man patīk. Un tur tu uzreiz uztais, teiksim, cik cilvēks maksā, nezinu, tur 100 eiro mēnesī, 20, 10, katrs tur ciparu liek kādu grib, un katru mēnesi cilvēks samaksā naudu, viņš tur piedalās, vai ne? Un tur var salikt iekšā arī visādus kursus, visādus arī video paskaidrojošos. Jā, ļoti labi, man patīk. Platforma saucās Skool, S-K-O-O-L, var pačukot. I'm very excited about that. Jā, tā, es domāju, varētu būt interesanti ideja. Jo cilvēkiem baigā interesi tev tikt, kā viss tur skatās, vai ne? Jā, liels skatījās, kad ir auga, visi tie sekotāji, laiki. Daudz skatījumu arī, kas es ielieku, 10,000 skatījumu, 100,000 skatījumu. Jā, jo neviens īsti ko tādu nedara, tas kaut kas jauns, vai ne? Jā. Kaut kas jauns cilvēkiem vienmēr patīk, interesē. Jā. Es domāju, tā viņa, un tad es tam iedod kaut ko tādu interesantu, aizraujošu. Mēs tam ejam dziļumā tālāk, jo atcerās cilvēki, kas grib jau kaut ko tādu, kā teikt, dziļāk iet šajā visā lietā. Kā tev vispār šķiet, kas tev ir tā galvenā motivācija turpināt to, ko tas iesācis? Galvenā motivācija
Kāpēc šis iesācis? Es vienkārši iesāku, tāpēc, ka es vienkārši tas ir saskaņā man to dzīves misiju 120 laimīgi gadi, un ir atšķirība, vai, piemēram, es smējos viens pats, vai, piemēram, mēs 100 vai 1000 cilvēku kopā smējamies. Tā ir pavisam cita sajūta, tie vienotie grupas smiekli, tā pilnīgi laimes ekstāzes sajūta, un kā visiem iedegās āctiņas, visi šie smiekli. Un tas ir vienkārši ekstāzi, tev vienkārši tie citi cilvēki ir vajadzīgi, jo tev ir sinerģija. Tev ir tā kā 1 + 1 ir 1000. Tev ir pavisam cits kaut kas. Jo pirms tam tā nejūt, ka tu vienkārši darbojies, tu koncentrējies savām lietām un viss, tad tur nav liekas, tu pārāk citi cilvēki tā kā ļoti vajadzīgi, tu vienkārši pats jūties labi ar sevim. Bet tad, kad tu esi, teiksim, sajūt to vienotos grupas smieklus, to enerģiju, tad tur vienkārši, wow, vienkārši, un tev visi tie cilvēki arī veidos kā ģimene, kāda mīļoša sirsnīga ģimene, un maksimāla ekstāze tu izbaudi ar tiem vienotiem grupas smiekļiem. Es arī to turpinu darīt. Tas ir tas, ko es vēlos darīt, un es arī to daru. Un vienkārši dažādas formas, kā tur man ir smiešanās tagad ar dejošanu, tur smiekli un Bollywoodas dejas. Smieklo, teiksim, ar kaut kādu ar zumbu smiekli, tad, piemēram, X-faktors, tad ir dziedāšana, dejošana, spēle, dažādi varianti, elpošanas, dažādi interesants variants, kā es to visu pagriežu dažādās vietās. Un es vienkārši to turpinu darīt. Tas ir tas, ko es vēlos darīt. Būtībā vienkārši jaudīgāk, enerģiskāk, dažādos formātos, piemēram. Principā, esmu atradis to, ko es esmu meklējis ilgu laiku. Tos man bija arī, kad es studēju, es gribēju darīt darbu, ko es mīlu. Un vienkārši esmu pagāju būtībā 10 gadu, kamēr tas atklāju to, ko es atradu to. Tas bija ilgs process, un tad es vienkārši, es sapratu, un es vienkārši to nelaižu vaļā. Vienkārši, es ķeru kaifu no tā, ko es daru. Vienalga, vai man ir 1 miljons, vai 100 miljoni, vai ne vienkārši triljoni, vai vienkārši jebkas, tas nav mans motivators. Es vienkārši daru, es redzu, es mīlu to darīt. Man patīk, kad redzēt, ka cilvēki viņi smaid, viņi smējās, šīs smiekļu skaņas, un tu, kad tev cilvēki redz, ka, wow, es atnācu mājās, un visi saka, wow, tas mainījies. Ir tāda enerģija, tāds kaisli, wow. Cilvēki grib, lai viņam ir kaislīgs, attiecības, lai viņam tāds, seksuāls, kaislīgs, tāda jauda, tāda enerģija, kad viņi ir tev sieva, tāda smējās, tāda priecīgi, ir laimīgi, un tad uzreiz, wow, uzreiz, visā ģimenē, viss tā enerģija pamainās, arī bērni pamaina, man, tas smējies, tas priecīgi, uzreiz, wow. Vienkārši tā ir bauda lielākā, kā tās attiecības mums tojā aplī, kad viņas mīlošas un sirstīgas, tas arī mums to dzīves kvalitāti pa lielam arī nosaka, ja mums tā vidi, tas, kur mēs esam, mēs tādā kā akvārijā esam, ko viens izelpo, to mēs ieelpojam. Ja mēs visi tādi pozitīvi viens otru uzlādējam, tad mēs varam būt arī laimīgi, tas arī to laimi tā kā veido. Un tas mīlošs, sirsnīgs, kaislīgs attiecības ģimenē, mīlošs, sirsnīgs attiecības ar draugiem, darbā un vispār sabiedrībā, tie mēs te, un tev cilvēks vienkārši pasmaidi. Vienkārši pasmaidi vai pasmējās, un kaut kādu labu vārdu pasaka, tad tas ir viss sabiedrība, kā arī mēs izmainām. Es saku, ka mēs dzīvojam bišķiņ slimās sabiedrībām, 19. gadā tas atklājās, viss tas mērogs, un tagad es redzu, ka tas smiekli ir tie, kas dziedēs būtībā šo planētu, un jo tas ir tas, kas ir vienojošs, tas ir pozitīvs, un viss šis negatīvs, un viņam jāatbrīvojas no tā, un tas ir tas veids, kā mēs varam visu to atbrīvoties, noprināt to visu nos. Tas ir ļoti jaudīga terapija. Tas smiekli ir ļoti jaudīga terapija. Un es domāju, ka tas ir tas, kas palīdzēs cilvēkiem būt vairāk vienotiem, mīlošākiem, sirsnīgākiem, un kā viena liela ģimene mēs varam dzīvot šis planētas. Mēs visi varam šeit dzīvot laimīgi. Mums viss pietiek visiem. Reāli. Kā tev šķiet vispār, cik bieži cilvēkam būtu jāsmējās, lai tas efekts būtu tāds jūtams? Minimums būtu 10 minūtes dienā, lai mēs gūtam tādu terapeitisko efektu. Vienkārši mēs varam apvienot, mēs braucam ar mašīnu, skrienam, tīram mājā, mazgājam draugs, cik forši, esmu so excited, apvienam tos darbiņus, ko mēs darām, tad mēs nepaņem laiku ne no kā citu. Mēs vienkārši tāpat braucam tajā mašīnā, mēs visi varam... Sastrāgumā. Jā, mēs sastrāgumā. Kurš ir jocīgs, un tu tā vietā sarkanā gaisā, jau stunda. Laikam kādā mašīna saplīsā. Tāpat tu esi tajā situācijā reāli iekšā. Vienkārši par to pasmieties un atrast kaut ko labu tajā vietā. Vienkārši tā situācija, kas ir nemainām, mēs vienkārši varam pasmieties vai sagrudzīties. Vienā ziņā, ja mēs sagrudzamies un fokusējamies uz negatīvu, mums atņem enerģiju, vai uz pozitīvu, tas mums paceļ enerģiju uzreiz. Ja mūsu prāts jau mums dod to enerģiju, šitā tā vienā mirklī, ja tev viens kaut ko pasaka, un tu sagruzies. Viens kaut ko pasaka, tu esi sajūsmā. Ja mēs aizies kinoteātrī, vienā brīdī, tu aizies vienu filmu, piemēram, kaut kā tur depresīva, tu reāli, viss ir slikti. Aizies komēdiju,
Kas reāli notika? Viņi kaut ko krastos ielika? Cipa. Nu jā, nu reāli. Tur vienā brīdī viņš saka raudāt, un vienā smējies, kaut kā krastus ibās, kaut kas kutiņš, pēc, beidz, izbeidz, Nu, reāli, tas ir tā informācija, kas mums ir iekšā, ko mēs izvēlamies fokusēties. Un tad mēs sākam baroties vai no pozitīvā, vai no negatīvā. Negatīvais mūs ved uz iznīcību, un pozitīvais ved mūs uz garīgu attīstību. Un vienkārši tā ir tāda misija, es vienkārši sev realizēju, tas sev potenciāli realizācija, nauda un vispārējais, tas ir bonus reāli. Tas ne tikai ir bonus. Man ir bijis tā, ka man ir lielākais man ir bijis, man skaidrā nauda 100,000 čemodānā vienkārši stāv, un es vienkārši ierīvējos, un nauda, cik forši, man ir daudz naudas, forši. Un es neteiktu, ka es jūtos tagad 1000 miljonus reizes laimīgāks. Vienkārši man ir čemodāns ar naudu, skatos, es varu restorānā aiziet, kaut ko tur nopirkt, nav slikti, jā, forši, labi, Es neteiktu, ka man tagad esmu miljonus reizes laimīgāks no tā kļūst, vai ne? Tā laime man ir katru dienu, ko es pats radu, jā, un tas ir, es redzu, ka tas ir tikai bonus, un cilvēkam tas ir jāsaprot, ja viņi grib būt laimīgi, viņi var iet pa taisno uz smiekliem. 10 minūtes dienā jaudīgi smiekli, tu vari smieties pats kā vingrināja, vienkārši izpildi, un sākam ar 1 minūti, 1 nedēļa, 1 minūte. Jo 10 minūtes tā uzreiz būtu grūti, piemēram, ne? Sākam ar 1 minūti, pamostamies un ierīvējam sevi ar smieklu krēmu. Cik brīnišķīga diena. Viss ķermeni izplatinam. Paņemam, saķeram kājas, mazliet pakustinam. Laimīgais mazulis. Un pasakam pozitīvs vārds. Esam laimīgais cilvēks pasaulē. Jā! Un tu jau, un tu, es pirmais pamostos, Es pirmais, ko es pasaku, man ir darbs, es esmu sagriezies, blablabla. Es pirmais, ko es pasaku, kāda brīnišķīga diena. Man ir daudz enerģijas. Un tad es sāku, es sev ierīvēju smieklu krēmu, es vienkārši jau ar vārdiem, ar savu fokusu, sev pozitīvu uzlādēju. Un es izlaidu ārā no gultas pilns ar enerģiju. Man nav jāgaida, tur ir 100 reizes jāspēj modinātājs, vai tu 3 stundas reāli gultā vārties. 3 stundas tev aiziet, cik uz trenažieru zāli aiziet nopeldēties, vēl kaut ko izdarīt, jau kaut ko biznesā izdarīt. Cilvēks 2-3 stundas vienkārši iznieko, vienkārši vārtoties pa gultu, jo viņš sūdīgi jūtās. Tu jau ar sevi uztrenē. Tu vienu darbību atkārto visu laiku, un tu jau sev ieprogrammē, ka tas notiek, es jau smējos. Es apsēžos mašīnā, un brālis saka, tev vajag mazliet mašīnu, lai minūti padarbojās, tur viss iesildās. Un ko tu vēl minūti darīsi? Es ieslēdzu. Un 1 minūte smējos. Un es jau man jau nav tā, ka tu skrieni, vai ne, tagad tu kaut kur brauks, vai ne. Es jau priecīgs, esmu minūti pasmējies, es jau tāds atslābs. Un es tāpat ātrāk nokļūst, kad tu tā skrieni kaut ko raust, tu parasti ātrāk nekur netiec, tu kaut kur ieskrien vai sasit kaut ko, vai tā noraustās, vai pats tāds uzbudinās. Tāds atslābināts jau mierīgi brauc un ātrāk reāli nokļūst tajā vietā, kur tev vajag, bet priecīgā garstāvoklī. Pozitīvā priecīgā garstāvoklī 10 minūtes, būtu ieteikt sākumā 1 minūte, 1 nedēļa, 1 nedēļa 1 minūte, otru 2 un 3 attīstām līdz 10 minūtēm un vienkārši redzam paši tos smieklus, ka mēs redzam, sateikamies, paskatāmies, prieks tev redzēt, pasvežam, jau automātiski, viņš jau arī saka, wow, prieks man redzēt, arī jau pasmaida, pasmējās, un tas jau automātiski jau. Un tu jau vienkārši rādi tās situācijas, vai es, piemēram, braucu kaut kur vilcienā vai kaut kur, tad sāk vienkārši pats smieties, uzliek degunu vai kaut ko smīdina cilvēks, un es jau pats tos smieklus reāli radu. Un tad, kad es viņus atrodu, un es viņus radu. Es arī fokusēs, arī dzirdēs tu, forši smiekli, un es, man kāds, cik skaisti smiekli, jā. Nu tā, es viņu sāku pats atrast un veidot un praktizēt. Un tā viņi arī, kā teikt, viņi sāc visu redzēt, tas domas spēks un magnētisms. Tu uz to fokusēs un tu visu sāc redzēt, to pozitīvo un to smieklus un sāk pievilkt. Kāds tev būtu ieteikums cilvēkiem, kas regulāri fokusējas uz negatīvo? Kā viņiem sevi pārlaust, kā sākt kaut kā redzēt? Vienkārši, ja uzdot savu jautājumu, kā tu gribi justies? Tu gribi justies pēc sūda? Vienkārši tā ir izvēle. Būt laimīgam vai nelaimīgam, tā ir izvēle. Tas tu neesi to piedzimis. Tā ir katra cilvēka izvēle. Ja, ja tu gribi justies pēc sūda, turpini rakņāties pa sūdiem, būs vēl nelaimīgāks, pastāst man vēl vairāk, atrod kādu negatīvās ziņas, paņem vēl saliec savu ķermeni, uztais negatīvo pozu, kaktiņu uz leju, un negatīvā poza, varbūt uzliec vēl Titanic un paraudās, un every night I love you. Sāc parādi, tu negribi justies, mēs jau visi gribam justies laimīgi,
Tad, nu labi, es vienkārši cilvēkam jādod viņiem izvēle, ka justies pēc sūta, jā, vienkārši es tev palīdzētu, es tev varu vēl sūtīgāk, tu vari justies, es tev palīdzēšu. Tu gribi justies labi, es tev arī varu palīdzēt, un to vajag pafokusēm, sākās visa lēmuma pieņemšana, es gribu justies labi. Ko es varu darīt? Tev ir blociņš, sākam pierakstīt, 10 minūtes smiekli, Satiekamies ar cilvēkiem, paskatāmies acīs, pasmaidām, pasmējamies. Sākam rīta ar izklapēšanos, ieriviem sev ar smieklu krēmu. Tātad pozitīvā programmēšana. Ejam dušā, smejamies. Mazgājam trauku, smejamies. Ejam pa mežu, smejamies. Un skaitam nevis soļus, bet sākam smieties. Un sākās šeit. Šeit viss sākās un sapratam, tas ir veselīgi, tas ir labi. Tāpēc arī mēs visu to darām. Mēs ejam uz trenižieru zāli, jo tas mums dod labumu veselībai. Mēs trenējam muskuļus. Šis tas pats smieklu trenižieris. Mēs izpildām smieklas kā vingrinājām, trenējam savu sejas kaktiņu, lai uz augšu, uz leju tāds bēdīgi, uz augšu. Uz augšu trenējam, vētra muskultūra, psihoemocionālā bloka. Mēs pieredzam, smiekli ir labi. Būt laimīgam, tas ir dabīgs stāvoklis. Kas tad tev, kāpēc tu šodien tāds laimīgs? Kas tad tev? Kas būtu kaut kas sūdīgs? Tu esi kaut kāds jocīgs. Kāpēc tu laimīgs šodien esi? Jā? Varbūt tas ir dabīgs stāvoklis, ko? Pasties, kā bērni, piemēram, viņi ir laimīgi, pamostās laimīgi. Tas ir dabīgs stāvoklis, kāds mēs esam. Tas ir mūsu dabīgais stāvoklis. Tas ir nenormāli būt nelaimīgam. Okay? Pirmkārt, viss sākās šeit, pieņem domāšanu, pieņem lēmumu, un tad tu vienkārši sāc praktizēt. 1 minūte smieklis, apnies, tu pamosties un tie pozitīvie parādumi. Nu, vienkārši pieņem, uztais kaut kā 20 dienu, teiksim, kādu izaicinājumu, 30 dienu izaicinājumu. Saka, es sāku katru dienu ar 1 minūtes smiekliem, ierievēšu sev smieklu krēmu, pasmaidīšu, teiksim, cilvēkam darbā, 5 cilvēkiem, apskābienu uztaisīšu, padejošu, kaut ko pozitīvu, kas tev katru dienu. Sākumā 1 minūte, pēc tam pirmo nedēļu 1 minūte, pēc tam otru nedēļu 2, tad 3, aizem līdz 10, var arī, teiksim, pa mēnešiem 1 mēnesi, pirmo mēnesi 1 minūte, otru mēnesi 2, nu tā, teiksim, skatāmies, kā mēs varam, un vienkārši tos pozitīvos trenējam sev, noskaņam sev, praktizējam laimi, tā ir praksa, mēs praktizējam, mēs rādām to savu ķermeni, neviens to nevar iedot, tu nevar to apēst, tu vari to praktizēt, kad tu kustini savu ķermeni, kad tu ar savu seju, es raidu signālu tagad savām smadzenēm un lieku viņam smieties. Pat ja viņas negrib, viņas ir nogurušas. Es vienkārši raidu signālu, ka, jā, un viņas pieslēdzas. Un tagad prāts un ķermenis sajiet kopā, un mūsu smiekla plūst no mums. Okay? Un tad negatīviem cilvēkiem vienkārši tas ir jāparunā. Kā tu gribi? Tu gribi būt nelaimīgs, tu gribi palikt nelaimīgs, vai tu gribi būt laimīgs? Un viss, nav vērts viņam strīdēties. Viņiem tas pašiem ir ko sāks ir tu blā, un tu pats iztukšojies reāli. Lai viņi pieņem pašu lēmumu. Ja tu gribi justies sūdīgi, tā pafokusējies vairāk uz to, dari to pašu, ko tu darīji. Tu gribi justies laimīgi. Reku šeit, man ir tev recepti, ka mēs varam sākam spīties. Kaut to vienkārši 1 minūte smiekla dienā jau šeit izmaiņas ir notikušas pozitīvas. Un šis parādums, veselīgais parādums jau sāk izveidoties reāli. Katru dienu, un kamēr taisam 10 minūtes, un vienkārši, kad mēs satiekamies jau, kā teikt, visur smējamies pēc iespējas vairāk, kur mēs varam. Radām šīs iespējas paši. Un arī, es teiktu, sarkanais deguns, ja cilvēks. Paša labākā terapija. Šāda. Ja cilvēks ir gatavs uzlikt sarkano degunu, tad viņš ir vesels cilvēks. Un ja nav gatavs? Viņam ir jāpatrenējās pie spoguļu. Ar ģimenes locekļiem, ar draugiem, un tad, ja viņš var aiziet uz veikalu, atcās. Uzliksim tev sarkano degunu. Jo tas ir terapeitiski. Jo kāds starpība, ko cits cilvēks saka? Kurš ir boss? Tu esi boss. Svarīgi, ko tu saki. Sev. Pats savā dzīvē. Darbā, tas ir, bet ko mēs pats sakam? Svarīgi, ko es pats saku. Jo tev tas ir kompleks. Bet ko viņš par maniem padomās? Ko viņš man pateiks? Tie ir kompleksi. Tie traucē. Viņus visus jānoņem no. Tas ir kā tests. Tu vari sarkanu degunu pastaigāt. Vai tu esi gatavs pieņemt sarkanu degunu testu? Vismaz smieklis suni. Jo, par to smieklu suni bija ideja tāda, ka cilvēkam viņš patīk, tas ir jautri, tas ir interesanti, bet tā ideja tāda apakšā tam, kad mēs palaižam smieklu suni pasaulē, un viņš piepilda šo pasauli ar smiekliem, ar prieku un laimi, viņš atnes smieklu un prieks visai pasaulē. Un tāpēc arī taisu to challenge, un es iztēlojos tā Trumps Putin, tā ir smieklu suni. Netanjahu arī, Arābisko. Jo,
kurš ir traks? Tas, kas nogalina viens otru vai smējās. Ja? Nu, reāli. Mēs varam smieties un būt kā viena liela laimīga ģimene. Mums nav viens otru reāli jānogalina. Mēs varam būt smieties un laimīgi kopā. Es izvēlos visi tie vadītāji, visi Putins, sunim asti, pa visu pasauli aiziet. Un tā kā tas Ice Bucket Challenge arī tikai, kas ir Laughter Dog Challenge. Es jau redzu, ka tas reāli aiziet, ka tas strādā. Esmu sunu palaidis, jau arī 20 tūkstoši skatījumu apmēram aizgāja pa smieklu sunu. Jau, tas ir, kur tas stāstīja, vienkārši kā tā ideja ir. Plus savu smieklu sunim jau ir 102 tūkstoši skatījumu šodien jau bija aizgājuši. Viņš visu laiku katru dienu aug. Un es domāju, ka tas ir jaudīgi, tāpēc arī... Vispār tāpēc arī atbraucu podkāstu pie teiem, lai uztaisītu smieklu sunu. Tu uztaisīji smieklu suns. Kā teikt, lai iedvesmot arī pārējos, kā teikt, enerģiski darboties un strādāt ar savu fizisko ķermeni. Jo tas ir darbs. Tas sākās ar lēmumu pieņemšanu, tas sākās ar darbs. Tātad mēs smējamies, mēs ejam uz trenižieru zāli, mēs pareizi ēdam, mēs guļam, uzņemam vitamīnas, minerālu vielas, vai ne? Un tā ir izvēle. Un ja mums pēc tam mēs tik un tā maksāsim. Ja? Mēs tik un tā maksāsim naudu, vai vienā veidā, vai otrā veidā. Vai mēs maksāsim zāles, mēs ēdīsim zāles, vai mēs ēdīsim vitamīnas, vai mēs smiesimies. Vienā vai otrā variantā mēs tik un tā maksāsim. Viens, ka tu esi proaktīvs, ja, tad tev būtībā ir tas, ka kā tu nesasniegsi reāli. Kad tu sasniegsi, tas ir reāli dārgāk. Tas tā kā mašīna. Tu viņu uztver kārtībā, viņa nesalūst. Vai tu viņai iedod visu, ko viņai maksimāli vajag, smieklus, vingrošanu, miegu, visus uztur programmu pilno, ko viņai vajadzīgi, vai ne? Un tu uztur ķermeni pilnā kārtībā. Vai tu viņu nodragā to mašīnu, un tad tev viss sāk lūst un brukt, vai ne? Un viss jāmaina, viss detaļas, vai ne? Un tas viss sākās ar lēmumu pieņemšanu cilvēkam, kā viņš reāli grib justies. Un vienkārši cilvēkam ir tests, vienkārši sarkano deguna tests, tur uztaisīt smieklu suņu testu, tur uztaisīt. Un vienkārši pats, piemēram, tu pamosties, uztaisi 1 nedēļu, 2, 3 mēnesi, vienkārši uzliec smaidīs, kā tu no rīta jūties no 1 līdz 10, no rīta un vakarā. Vienkārši tur ir bēdīgi seņi. Tad vajag kaut ko darīt, vajag tos samainīt kaktiņus uz augšu. Tas nozīmē, tad vajag pasmieties. Tas ir ātrākais veids, jo smiekli, kas tas ir vienkārši ātrs veids, kā uzlabot kā stāvokli, visu stresu samazināt, nostiprināt savu imuno sistēmu un mīļošas sirsnīgas attiecības izveidot. Jo smiekli ir tie, kas vieno sirds. Un, ja tev ģimenē tev ir mīļošas, sirsnīgas un kaislīgas attiecības, un tu esi laimīgs cilvēks reāli, tev iemesli pamosties. Un tev tā, smēj, čau, dārgais. Bērni atnāk tev samīļo, smējās, priecīgi. Un aiziet darbā, viss smaida, viss smējās, visi priecīgi un viss labāk garstāvāk. Viss vienkārši tu baudu, tu kaifo reāli no tā. Un tas ir visam vienkārši, tas ir vienkārši jaudīgi, efektīvi, ko var izdarīt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Un es domāju, tas ir tas, ko es arī redzu, to vīziju un misiju, tos, ko es gribētu. Arī man patīkam redzēt smaidīgs un priecīgs cilvēks. Un ja es redzu, ka cilvēks viņš daudz nesmējās, tad viņiem ir kaut kas nav riktīgi. Kaut kas nav riktīgi, jā. Labi, Artur, noslēgumā pastāst cilvēkiem, kas skatās, kur tevi atrast, kāpēc pieteikties, ja kāds grib apmācīties, būt treneris, varbūt smieklu jauks. Vislabākais veids, kā var atrast tūlīt pat, ja ieslēdz savu datoru, nepakastinē, ieslēdz savu datoru, pietiek datoru un ievad www.smieklujoga.lv. Vai tu to izdarīji? Tā tu gribi būt laimīgs, tad būt laimīgs, jā. Jo tā ir izvēle. Ja tu gribi būt patiesi laimīgs, vesels, enerģisks un kaut ko savā dzīvē izmainīt, www.smieklujoga.lv un reāli mēs atradīsim veidu, kā kopā pasmieties. Tavu dzīve vairs nekad nebūs tādā grāka. Jo smieklu, prieks un laime būs tavu ikdienu. Labi, tad sākam visi smieties. Artur, paldies, ka ieradies. Paldies, skaties. Tiekamies nākamreiz. Bet mums ir smieklu suns jātais. Uztaisīsim smieklu sunu to. Smieklu suns arī būs. Dai, čau.